Nu ko, dāmas un kungi, sveicieni atpakaļ mūsu Bazars pie Vītola podkastā Pūr Baltics TV, kur es gribu arī milzīgi paldies pateikt visiem jums, kas ir atraduši laiku nospiest to piesakošanas pogu, un mēs jau paliekam vairāk. Tas daudz nozīmē gan man, gan visiem, kas ir iesaistīti šajā visā podkasta pasākumā. Arī Ivo fonā, kas šobrīd arī spiež pogas un palīdz, lai viss šis podcasts notika. Tā kā milzīgs paldies arī viņam. Un šodien mums ir ļoti īpaši viesi. Es tā ļoti smuku uzrakstīju. Es mēģināšu nolasīt tā, lai tas tā izklausās uzreiz tādu, jo mēs vēl nerādām, kas, jūs jau izlasījāt, bet jūs saprotat, par ko es runāju. Šis džeks sāka visu ar kartingiem, kur arī kļuva par 5-kārtēju čempionu kartingos Baltijā. Kāpis ļoti daudz reizes uz piedestāla, tāds spēra kāju auto šosejā, un tur ir jau savos 23 gados ticis pie vairākiem ievērības cienīgiem panākumiem. Viņš ir oficiālais Porsche instruktors ar īstu certifikātu, ja? Jūs pēc tam varēsiet palabot, ja es kaut ko sačakarējos. Un noteikti šobrīd Latvijā zināmākais, jeb karstākais un skaļākais šosejas sportists Valteris Zviedris. Jā, Zviedris. un viņa tēvs, jo mums šo viss autosports turās tikai uz spēcīgām ģimenēm, pie mums ir arī Aigars Zviedris. Es šito, man liekas, visu laiku jaukšu. Tie divi burti nevar iet kopā. Ok, Džeki, čau. Riktīgs prieks, ka jūs atbraucāt. Un jums bieži tā kā to uzvārdiņu mazliet sajauc, vai Zviedris nav? Manos skolas laikiem dažreiz gadās. Un sacensībās kaut kur? Ārzemēs pat ZV vispār nevar izrunāt. Grūti pateikt viņiem. Jo tas neeksistē laikam, vai ne? Vīdris kaut kāds, viņš Valters bija, jā. Tā, tie burtu kombinācija laikam tikai Latvijā strādā kaut kā tam līdzīga. Es arī beigās. ZV. Tas nekad nav labi. Bet, Džeki, paldies, ka mums tagad viss jau karstā sezona sākās, un jums ir arī viss ir pa laikiem. Tā kā liels prieks, jūs atbraucāt uz Liepāju ciemos un varam papļāpāt par autošoseju, kas īstenībā, man personīgi patīk autošoseju. Bet es arī Facebookā no jums abiem, no jūsu ierakstiem vispār mācos saprast, kas tur notiek, kas ir, es, protams, zinu, kas ir DTMs un kas tur varbūt, DTMs ir tā kā Formula 1, ne? Sanāk? DTMs salona mašīna, Formula 1 augstākais tas līmenis. Jā, es kaut ko, tā kā mazliet kaut kas pats pabrauks pa pāris trasēm un saprast, ko tas apmēram nozīmē, bet jūs esat tie, kas reāli dod to saprašanu par šo autosportu. Tā kā es ceru, ka šodien mēs varēsim to ielikt vienā maisiņā un iedot arī visiem skatītājiem. Tā kā baigi labi. Mums ir tā ekskluzīvā iespēja, kad ir Seincīts šeit mums kopā, kurš īstenībā tu neesi tikai Seincīts, tu esi arī menedžers, es tā saprotu, ne? Jā, menedžers, jā. Viss tas sākās ar to, ka es pats kādreiz braucu ar kartingu, jā, un arī pats pāris reizes divas reizes esmu bijis Latvijas čempions, bet tālāk pa kartingu es netiku. Es to visu savu autosportistu dzīvi arī tajā kartingā pavadīju, jā, un tad, kad piedzima šis puisis, jā, tad es beidzu tās sporta gaitas, jā, un tad, kad viņam bija 5 gadi, tad viņš Ziemassvētkos zem eglītes dabūja Mārtiņa Steinerta čempionu kartingu mikroklases, jā, un 6 gados viņš sāka braukt, jā. Bet tev bija jau tāda vīzija, tad pirms viņš piedzima, tev bija tāda, es gribētu dēlu sportistu, kas brauc autosportā. Tā kā tev bija kaut kāda feature, mēs teicām, ka tu pat vārdu jau piedomāji. Protams, ja? Ja tu esi pats pavadījis 20 gadus tajā virtuvē iekšā, jā, tad skaidrs. Man pirmā bija meita, jā, un Valters pēc 7 gadiem piedzima, un tad, protams, tā kā es tev teicu, jā, viens no vārdu došanas momentiem bija, kad es domāju, kā tas viņu vārds skanēs starptautiski, jā, un tādēļ arī izvēlējos Valters, kas ir diezgan labi izrunājums arī no Vācijas. Kurš būtu slikts vārds? Grūti teikt. Zigfrīds laiks. Grūti izrunājums kaut kāds ar latviešu daudz es jau, jo mūs tos galotnes ar es, kas beidzās jau tā, jo viņiem izaicinoši ir. Tā kā visi, kas tagad plāno uzcept kādu autosportistu vai kādu, kas kāpj uz starptautiskās
Skatos, lūdzu, domājiet vārdu, lai nebūtu tie iekšā, ja? Jā, tas sarežģīti viņiem. Un ZV redz tie mūsu uzvārdam, tur jau neko nevar mainīt. Sweden var iztulkot tikai. Jā, viss tam mazliet, no Zviedrijas. Bieži vien arī, starp citu, ja tu raksti latviski, tad tur, kur ir angliskais tulkojums, tad Walters of Sweden ir bieži vien. Jā, Facebookā zina, ka tulko automātiski uzspēs, lai tulko, un Walters Sweden rādās vienmēr. Ok, ļoti labi. Ok, tad savukārt pirmais. 5 gados viņš dabūja to kārtīgi, un tad jau 1. gadā viņš jau finišēja 3. vietā Latvijas čempionātā, un 2009. gadā viņš jau bija mikroklases, tātad bērniem vecumā no 6 līdz 10 gadiem viņš bija Baltijas un Latvijas čempions. Tad bija kaut kādu brīdi tāds, 2., 3. vietas, un tad junioros jau bija divas uzvaras Latvijas čempionātā pēc kārtas, un Baltijā labas vietas, un pēc tam arī pieaugušo konkurencē 2. Un tad 16 gados jau viņš pievērsās autošosei. Labi, līdz tā mēs vēl tiksim, nešaujam vēl. Es tagad ir tā iespēja ar to pašu sākumu arī apskatīties. Kā tev bija, tu 5 gados, tad tik pie tā pirmā kartinga, saprot? Jā, es ļoti labi atceros izmantos kartinga laikus, kā es sāku. Es vēl negāju pat skolā, bija sagatavošanās tā klase, kas ir pirms 1. klases. Un pēc visi parasti gāja uz kādiem pulciņiem, tur kaut ko zīmēju un tam līdzīgi. Es braucu no Jūrmālas uz Rīgu ar Romi, mani vedu uz trasi. Tad dabūju biezpiedu maizi, iesēdināju kartingā un braucu tur ar pārējiem puišiem, meitenēm pat tajā laikā. Un tas bija tāds foršs process. Nekad nav bijis tā, ka man tur bijis jāvelk, vienmēr ir gribējies pašam, kā braukt un gāzēt. Un kaut kā ar gadiem arī tas laikam sanāca. Tā kā 1. gadā, kā teica, 3. vieta, 2. jau, un tad katru gadu gribās vēl likt klāt. Bet kāds ir tas pats sākums? Tā kā vispār pirmās attiecības ar kaut ko, ar automašīnu vai ar to pašu kārtīgu, kā tu vispār jūties? Tu atceries vispār tās pašas pirmās sajūtas, kas īstenībā varētu būt arī, ka daudz aizmirst, jo tomēr tie bija 5, 6 gadi. Bet parasti cilvēkiem ir kaut kādas tās dažas atmiņas, ko viņi, kas ir riktīgi ieiet iekšā, iecepjās, kas nav. Man pat īsti nekas, teiksim tā, neko citus īsti neesmu darījis, tikai kartingu. Arī tur visi draugi bija kartingā, mēs gājām tajos starpbrīžos, ka pa vidu nav braukšana, mēs gājām tur vardis ķert, akmeņus mētāt, ko tam līdzīgi. Tas viss ir tā kā tā visa man bērnība bijusi kartingā. Arī sacensībās mēs tur mežā dzīvojam, mums kemperis ir. Un sanāk, mēs nekur tur nebraukājam apkārt, mēs ar tiem cilvēkiem, kas ir trasē visu laiku arī, esam kopā. Un savu komuniņu, ne? Jā, viņš 5 gados bija tā, kad igauņu puika, tas runā igauniski, šitas latviski, angliski viņi vēl tajā vecumā tur nekomunicēja, bet viņi atrada kopīgu valodu, iet kaut kur tur uz dīķi, jābrauc ir sacīksts, nav puikas, neviena, ne otra nav kaut kur tur aizgājuši uz bēžu. Dācās skriet meklēt tā, lai dabūtu uzvilkt ķiveru galvā un palaist trasē. Jā, un starplaikos arī ar mašīnītēm smiltīs vēl spēlējās. Zin, viņš vēl pat skolā neiet, tur spilškasta vēl bija paralēli. Bet, tas sākums bija pie Modra Steinerta. Modra Steinerts biķernieka trasē organizēja šos te bērnu skoliņu kartingu, un tur Valters arī brauc, jo mēs bijām iegādājušies no Modra Steinerta dēla Mārtiņa iepriekšējā gada čempionu kartingu, un Valters tur arī trenējās. Un viņa, kā viņš stāstīja, veda ar vilcienu, pēc tam ar trolejbusu uz biķerniekiem no Jūrmālas, un pēc tam uz mājām, jo man, darbi, un nevarēja visu laiku tur uz Jūrmālu skriet un vest to puiku tikai uz treniņu no Jūrmālas. Tā kā diezgan laikietilpīgi un izaicinoši. Bet spiests viņš nekad nav. Vienmēr pats es gribēju braukt, nav nekad bijis tāds, tagad jābrauc uz gonku, man tāds, negribu. Tas ir baigi forši, jo ļoti daudz šajās ģimenēs, kur valda tas autosports, iespējams nākamajā paudzē viņš vairs nav. Un tad ir kaut kāda mazliet pretošanās, un tā kā liekas, ka tev uzspiež to visu, un kā bērns jau paliek bērns, viņš grib arī izspēlēties un vispārējo to visu, tā kā dabūt to rotaļīgo, nepieaugt pārāk ātri tam visam. Es saprotu, ka tev tur viss bija arī forši balansā, un tā arī tu ļoti jau iemīlēji to autosportu jau pašās. Tajā laikā tev bija kaut kāda ēlki, kā tu skaties, pieliks plakātu un pateiks, es gribu būt tāds džeks vai kaut kas. Protams, es skatījos Formula 1 un citas sacīkstas, Alonso, kad brauca, Šumahers, kad brauca, un loģiski tie visi lielie vārdi taisīja to, kad es gribu arī kādreiz uz to virzienu skatīties un braukt. Tā kā
autosports arī tie lielākie, protams, bērnībā jau skatījos. Bet tu uz F1 tad vairāk skaties tajā momentā. Nu, tajā laikā, man liekas, pa televīziju Latvijā un nekur nerādīja nekādas šosejas braukšanas, neko tam līdzīgi. Nu, tik cik uz biķerniekiem mēs esam bijuši arī braukuši. Uz kādām Igaunijas trasēm arī uz Pērnavu braucām skatīties tās šosejas gonkas, bet kaut kā tā formula baigi piesaistīja bērnībā. Un parasti jau, man liekas, 100% no visiem jau arī no kartinga arī aiziet beigās uz tur. Nezinu, F3, F2, F1, ne? Nu tā. Nu, mēs jau mēģinājām. Mums jau bija izšķiršanās brīdis, kad mēs arī testējām F4 Somijā, bet šajā reģionā tik maz attīstīts tas 12 mašīnu, tas laukums, kas tur bija, no kuriem puse bija apmēram braucēji no Krievijas. Ja. Nu, mēs izvēlējāmies arī dēļ Valtera auguma iet tomēr salonu mašīnu. Viņš ir garš. Jā. Tu formulā nemaz neej normāli iekšā, ja? Tur bija divi nosacījumi. Viens bija garums, ka tu nevar būt laikam garāks par 1,80 m kaut kas. Un arī pēdas izmērs nevarēja būt lielāks par 42. Un cik tev? 44 man bija. Nē, 43 man tajā laikā. Tagad ir 44. Tad tu pat neej iekšā, tad reāli. Tajos parametros vienkārši ķerās kāja. Man pa lielam kājas nevis taisni bija jātur, bet tā iešķība. Mēs varētu tos pedāļus normāli spiest. Jo tur tāda kasta sanāk, tev kājas ir iekšā tādā. Baigi interesanti. Mēs neiesim uz formulu, ja es vienkārši nevaru normāli iekāpt formulā. Tajās Somijas testos bija tā, ka viņam 2 reizes taisīja sēdekli, jo tur taisa sēdekli no tām putām. Jā, 2 komponenti. Un pirmo reizi uztaisīja, un viņš sēž pa augstu. Un tad otrā reizē viņam 2 mehāniķi, katrs sēdēja uz savu pleca, un ar varu spied viņu pēc iespējas iekšā tuvāk grīdē, lai viņš ir tā lai tur ir 1 milimetrs tikai zem tā dibena. Kas ir ar svaru? Svars tur nav tik būtiski. Bet viņi izbalansē kaut ko tā kā kartingiem? Svars visiem ir vienāds, jā. Gan mašīnām, gan formulām visur jābūt vienādam. Okay. Ir minimālais svars parasti šosejā. Mašīna kopā ar braucēju. Kopā ar braucēju, ar benzīnu. Tajā brīdī, kad tu finišē, tev ir jābūt ne mazāk kā tai noteiktajiem. Jā. Un arī, ja tu esi baigi ātrais, ir tāds BOP, kur tu vari pielikt klāt svaru mašīnai un sanāk, tu esi vēl smagāks par pārējiem. Nu, ja tu nobrauc gonku pirmais, tev var ielikt 50 kg. Kāpēc? Lai tas tā kā sots, ka tu esi ātrs un lai izlīdzinātu. Lai inčīgāk būtu, jā? Jā, palielam. Tā ir BMW kausā, piemēram. Jā? BMW kausā. Tu esi pārāk ātris, ņem tev hanteli. Palielam, tā ir, jā. Mēs braucām biķerniekos pēdējo posmu ar 100 kg un, zin kā, gandrīz nav iespējams. Tev ir sanākuši visi radi draugi, un tu viņiem nevar objektīvi izstāstīt, kad redz, mēs esam pa sekundi lēnāk nekā pārējie, tāpēc, ka mums tur ir 100 kg 2 kartupeļu. Okay. Wow. Tas liekas ir kā godīgi, bet tajā pašā laikā arī mazliet... tā no kopējiem skatītāju viedokļa tas ir forši, jo formula ar, man liekas, besīja visiem, ka visu laiku viens uzvar, iet pa priekšu. Viss priecājās, ja viņš izstājās. Ka kaut kāda cīņa, kaut kas interesanti par to pirmo vietu, jo ir tie mīmi arī, kad sacensības sāks no otrās pozīcijas, ka to pirmo jau izdzēšu ekrānā uzlīmē virsū. Cita klase. Jā. Bet, manuprāt, arī pa Formula 1 pilotu šajā reģionā vispār lai būtu interesants tirgumu, man liekas, tas ir šausmīgi sarežģīti. Tikko vēl tuvākais, kas bija Igaunis. Juri Vips. Jā, kurš viņi cīnījās junioros kādreiz. Cīnījās ar viņu? Kopā braucām kartingā, jā. Un Čāls, tiem, kas nezina, viņš strīmoja arī, kā viņš brauc vai ko? Nē, viņš spēlēja video spēles. Video spēles, jā, bet strīmoja to visu un pateica kaut kādu rasistisku piebildi. Un Red Bull, viņš bija zem Red Bull akadēmijas, un Red Bulls pateica, viņiem jau tādi tur 300 ir, zin kā, tā kā vecīt, sorry, bet viņš bija ļoti, viņš tā kā ļoti ātrs, man liekas, ir. Jā, viņš pat bija uz kaut kādām testdienām uz Formula 1 ticis izbraukt. Viņš jau bija sēdējis tajā mašīnā. Diezgan tuvu. Viņš ir vistuvāk bijis. Teikšu tā. No Baltijas kāds. Vēl bija Marko Asmers, pirms tam arī viņš bija BMW testpilots, manuprāt, pirmajā formulā. Tas Toivo Asmeru dēls, kurš ir leģendārs šosejas braucējs arī padomju laikos, un pēc tam bija arī, man liekas, satiksmes ministrs Igaunijā, viņš arī tagad ir federācijas vadītājs. Viņa dēls bija, un viņš arī to Juriju Vipsu kā menedžers bīdīja. Kas ar viņu tagad notiek? Ja tu šitā izblamējies, tev izmet no akadēmijas, un ne jau to karjeru beidzās. Viņš Amerikā, man liekas, brauc ar indikāriem kaut ko saistītu. Viņš uz Amerikas tirgu aizgāja. Bet tagad es īstenībā nezinu, kur viņš palicis. Liels tirgus. Jā, mūsu reģionā viennozīmīgi šobrīd Štolcermans Tomas ir izgājis visu to kartiņu ceļā un dodies, lai viņam sanāk un izdodās spērt tos nākamos soļus, nonākt Ferrari akadēmijā. Tas ir tas, kur
kas mums tajos laikos nesanāca, jo mēs kartingā nebijām. Mēs braucām tajās monoklasēs, kas ir Otoks, jā, mēs nebraucām starptautiskajās klasēs, kur ir dažādu dzinēju ražotāji un rūpnīcas komandas cīnās savā starpā. Tomas tam visam ir izgājis cauri, jā, un tagad viņš bija Dubajā, viņš brauc vai Abu Dabī, viņš brauc sacensības jau, un tagad pilna sezona Eiropā būs. Tā kā, tas ir lielākā cerība formula virzienā. Jo tāds ir tas autosporta ceļš. Tu sāc ar to kartingu, un tad ir tā izvēle, vai tu brauc ar salonu mašīnām, vai arī ar formulām. Vēl trešais ceļš, ko ir rallija un rallija cross. Tā kā pēc kartinga vienkārši jāizdara tā izvēle, uz kurien tu iesi. Un kādā vecumā tas parasti notiek? Kādreiz tas bija, man liekas, pēc 18, bet mūsdienās tagad jau jāsāk par 14 gados par to domāt. Jo tagad jau rekord Formula 1 braucēji jau 18, 19 gadīgi ir. Tas nozīmē to, ka tā jau Formulā 4 jābūt vismaz 14, 15 gadu vecumā. Junior vecums ir no 12 gadiem, un principā tad arī tās lielās komandas jau sāk skatīties, kā tu kartingā brauc junioros. Līdz ko tu esi tanī kartingā junior, tanī starptautiskajos FIA čempionātos trīniekā, tad jau viņi sāk sekot, kā tev tur veicās, kā tev gāja pirmajā sezonā, kā otrajā, un 13, 14 gados jau principā tev jau sāk... Acis uzmet visādi akadēmijas. Verstapens jau cik gados? 18 gados jau bija čempions, jā. 18, viņš sāka braukt formulā. Jā. Un es atceros Verstapenu, es redzēju kādreiz Genkas trasē Beļģijā, kad viņš bija apmēram 6-gadīgs puišels, ka Fāters, bijušais pirmās formulas pilots, viņu pats stum ar ratiņiem uz startu. Jā. Tad es vēl biju menedžers Kristapam Mēteram arī, kurš ļoti labi kartingā brauc ap 2000 gadiem. Jā. Viņš Japānas čempionātā un Eiropas čempionātos arī brauc ļoti labi. Es viņu tur drusiņi palīdzēju un pamanedžēju arī. Forši, tu redzēji to ka... Es zinu, ieliku tas labs. Jo Valters 2001. gadā piedzima, un es tajā laikā kā reiz Kristapam palīdzēju iet šo starptautisko to ceļu. Jā. Viņš arī tika līdz formulām un vienkārši beidzās finanses. Jā. Es tieši par to gribēju parunāt. Tagad mēs bijām tajā bērnības posmā, kartings, visi baigi forši. Un tad bija tā izvēle, jūs to F4 pamēģinājāt, ne? Sākās savādāk, jā, mūsu lietuviešu komanda piedāvāja. Ar leģendām. Uldis Timaks, jā, un Normons Šubēts, kas mūs uzaicināja pamēģināt leģendas, tās mašīnītes mazās ar moču motoriem. Jā. Un pēc kartinga diezgan līdzīgi. Izstāsties, kas nezinu, iegooglēt leģendas. Kā viņas pareizi? Legend Cars, jā. Viņas ir tās, ar kuriem kādreiz 30. gados pagājušā gadsimtā sākās NASCARs. Tad bija Fordi, Chevroleti, un šīs ir nedaudz samazinātas viņu versijas, jā, un viņas sver tikai 590 kg kopā ar braucēju, un 150 zirgspēku jaudīgs motors, jā, un ar sekvenciālo močā ātrumkārbu. Un viņas ir ļoti grūti, un parasti viņas ir ļoti švakām riepām, kurām ir ielas riepas, kurām ir švaka saķeri. Un viss pasaulē ļoti daudz saka, tur Amerikā arī, ka ja ar to mašīnu iemācās braukt, tad pēc tam jebkura cita salona mašīna ir. Tā arī ir nenormāli traka mašīna. Viņa grūti savākt? Visu laiku tādā mazā sānslīdītē. Nevis driftā, bet tādā uz tās slīdēšanas robežas jābrauc. Visu laiku tā kā pa ledu. Sanāk, grips nav tajā mašīnā? Jā, tas riepas ir ļoti. Riepas un daudz jaudas. Amerikāņu riepas sauksim tas tā. Bet tas ir tāpēc, lai būtu lielāks prikols tam visam, ja? Arī skatītājs ziņā, vai kā lētāk tās riepas tu nopērci uz vienu sezonu. Un tu vari nobraukt visu sezonu tam vienām riepām. Okay. Tagad šajā līmenī, kurā mēs braucam, sezonu 100 riepas, laikam, vajag. Katra maksā 3000. Ar visu sākās kaut kā, jā. Labi, jūs tagad leģendās braucat. Un kā jums tur gāja? Pirmajos gados bija tā lēnāk tā attīstība, bet otrajā gadā mēs ieskrējāmies, sākām arī Somijas čempionātā braukt, kur tas ir 40 mašīnas uz startu, un tad jau sāka tie rezultāti arī parādīties. Jo es īstenībā esmu tāds cilvēks diezgan tāds mierīgs sākumā, bet, kad es ieskrienos, tad es ļoti ātri sāku progresēt. Man sanāk tie treniņi un testi ar mašīnām ir ļoti vajadzīgi. Jo es nevaru uzreiz iekāpt mašīnā, kad es sāku to darīt. Un nevaru būt pirmais uzreiz. Man vajag patestēt, saprast, kā tā mašīna strādā, un tad es varu parādīt savu to labo rezultātu. Bet trasē tas tavu parastā taktika arī līdzīgi strādā, ka tu nemēģini karst galvu maukties cauri, vai tu mēģini kaut kādu to, jo šosejā, man liekas, apdzīt vispār ir diezgan sarežģīti. Bet tā ir. Tur ir mazliet, tas nav tik vienkārši, man liekas. Un tad sākumā citi mēģina dabūt kaut kādu to pozīciju, kur arī pēc tam turēt vai kaut kas. Tev arī tā kā lēnām kaut kā, vai tu uzreiz mauc un... Īsti nav laiks tur gaidīt. Pa lielumiem ir iespēja uzreiz jāiet iekšā, jā.
Ja tu sāc domāt par to, vai vajag vai nē, tad vairāk tu neesi autosportists. Okay. Kartingā arī tā ir, līdz ko ir durvis vaļā, tev tas ir jāizmanto. Jā. Ja neapdzīst tu, tad apdzīst tevi. Jā, apdzīst tevi, jā. Kartingā vēl trakāk ir, ja tu iebāzies un nesanāk tev, tad tu zini, ka tev vēl kādi 3-4 aizies garām. Okay. Jo tur tas vilciens ir tik tūs, jā. Un tādēļ arī šīs te šosejas monoklases, kur visiem tās mašīnas ir vienādas, jā. Tur reāli ir, tikai ļoti interesanti. Tāpat kā BMW kaus, kāpēc viņš ir populārs, tāpēc, ka mašīnas visiem ir vienādas. Un tāpat arī Porsche kaps ir. Tāpēc, ka mašīna, Valters aizbrauc uz jebkuru trasi pasaulē, iekāp tajā mašīnā, viņi tieši tas pats, bišķi pieregulē, vai ne? Pieregulē sēdekli. Pieregulē sēdekli brauc. Jā, nomaina spiedienu riepās, jo viņai ir ļoti maz iespējas vispār ko regulēt. Viņa no rūpnīcas nāk ļoti laba. Piemēram, neaizšaujam par tālu. Mēs te mocam. Zin kā es vēl atgriežos. Līdz Poršam mēs točni tiksim. Jā, mēs par to bērnību. Mēs tajā brīdī, kad es sapratu, ka viņš brauks to kartingu, es nopirku kemperi Mercedes, kurš mums joprojām šobrīd ir. Un jūs viņu izmantojat arī? Netirgot gadījumā? Vēl ne, viņš vēl joprojām. Pagājuši gadu mums noderēja Somijā viennozīmīgi, jo trases viss ir mežā. Tuvākā viesnīca ir kaut 20-30 km. Kur arī cipars normāls. Cipars, jā. Un viņam bija plus tas, ka viņš tādā bērnībā viņš varēja gulēt līdz pēdējiem. Viņš gulēja līdz, viņam patika no rītiem pagulēt. Viņš gulēja līdz pirmajām treniņam. 10 minūtes pirms treniņa es viņu nāc šurp, ķiver galvā un brauc trasē. Tie pārējie puiši jau, zin kā, tur 2 stundas iepriekš pamodināt, brokastis pabarot. Nogarlēkojušies jau kamēr atbraukuši līdz trasē, mēs visu laiku dzīvojām, mēs kā bračkas, mēs visu laiku dzīvojām mežā. Jo bērnībā viņš brauc kaut kādas 15 sacensības gadā, jā, tas iedomājas 15 weekendus, tu dzīvo fāters ar dēlu, principā divatā mežā trasē. Kā jums vispār no bērnības jau mocīt, jums tā sadarbība? Nevar būt, ka es redzu arī tur Facebookā, tur televizorā, visi jūs esat tik super pozitīvi vienmēr. Nevar būt, ka vienmēr jums tiešām tā ķīmija ir tik ļoti kaut kāda. Nē, mēs strīdamies ar ļoti. Tas bija vairāk tādus 14-15 gados kartinga laikos. Jo vienmēr saka, ja tēvs arī ir mehāniķis kartingā, tad tur vienmēr būs kaut kāda, asumi. Kas jums ir bijis tāds tajā laikā? Mēs par regulējumu. Jā, par regulējumu. Jā, jo es braucot jūtu vienu, un tad no malas izskatās savādāk, un tad man no stūra kaut kas neiet, un tad otrs saka, kā var neiet, es visu sataisīju. Ir kaut kādas tādas diskusijas. Jo es jau arī ne tikai menedžers, cik es pats braucu, kad es pats braucu, es būvēju arī motorus pats sev, jā. Tā kā labs mehāniķis un visos šajās starptautiskajās sacensībās, kur Valters arī brauc, FIA akadēmijā es arī biju viņam mehāniķis, jā. Un tad mēs strīdējāmies tieši par šiem regulējumiem, jā. Tas ir interesanti, un kā jūs beigās tur, jo tev ir savu, tomēr tu redz arī to kartingu no malas, un tu atkal jūt viņu braucot, kā jūs beigās tiekt pie tā kopsaucēja. Nē, vienmēr jau atrodam. Vienkārši ir tas, ka mēs pastrīdamies un beigās jau atnākam. Beigās jau pieņem kopīgi to lēmumu, mēs vienmēr pieņemam. Bet, zin kā, nekad jau nav bijis tā, ka... Gaisā nekas nepaliek. Nē, arī mājās braucot, mēs vienmēr visus gonkus analizējam pēc tam, ko mēs varējām izdarīt labāk, jo bieži jau uz tām trasēm mēs braucam atpakaļ. Tie regulējumi jau palīdz arī nākamajām sacīkstēm. Tās trases, cik ir Baltijā, tik arī ir. Mēs braucām Baltijas laikos. Mēs jau kopš bērnības ar viņu tā kā bračkas, jā, jo mamma mums aizgāja, ka viņam bija 3 gadi, jā, un līdz ar to mēs ar Valteru, ne kā tēvs ar dēlu, bet vairāk kā brāļi esam tā. Joprojām, man liekas, tā ir. Tas ir vecuma starpība mums. Es varu pateikt, no malas tas izstāst tik forši, tāds labs piemērs daudziem arī, kā vajadzētu to visu lietu darīt, jo tiešām arī tas, kā jūs viens otru atbalstat, gan sociālos, ko mēs redzam, tā jau ir tikai viena maza daļa, bet vienkārši tas, ka var just, ka jums ir tā ķīmija foršā un ka jūs tiešām, tur, ka jūs esat, tas ir jūs tas vienotais spēks un neviens no jums individuāli nevarētu tādus, Valter, tu noteikti nebūtu tur, kur tu būtu, ja jums nebūtu šis te spēks kopā abiem, tā kā tas ir fantastiski. Reku, bet jautājums ir par to, kad Reku sākās, mums bija tās leģenda mašīnas, ne? Jā. Un tad vienā brīdī sapratāt, ka jāiet tālāk ir? Jā, tā kā tie rezultāti kāpa, un mēs sapratām, ka kur vēl ir ātrākas mašīnas ar sliku riepām. Tad mēs sākām... Pietiks braukt slēgstās. Jā, tad mēs sākām braukt ar izturības sacīkstēs kopā ar lietuviešu komandu. Ramunas Čapkauskas mūs uzaicināja uz 6 stundu gonku. Kā viņš pamanīja vispār tādu Valteru? Federācijas vadība, principā, Andis Mēlants viņu iepazīstināja, viņš pastāstīja, Reku, tur mums tāds viens ātrs braucējs, jo mēs jau bijām tajās leģendās, tur Ziemeļa Eiropā jau 3. vietu izcīnījuši starp tām 40
somu mašīnām. Jā, Te čempionāti arī kopā notiek. Bieži. Un Amerikā bijām uz finālu kopā ar Gariju Roškalnu aizbraukuši, jā, un Valters tur arī bija ļoti tuvu, lai uzvarētu iesācēju semipro klasē, un finālā otrais aiz amerikāņu vietējā palika. Bet bija pamanīts jau, ka mēs speram tos pareizos soļus. Esam caur kartingu izgājuši, viss tā bāze ir, esam rekur leģendas pamēģinājuši, un viņi parādījās tās TCR mašīnas, jā, kas ir šīs te dažādi Audi, Cupra, jā, un kuriem arī ar šo te balance of performance tos ātrums izlīdzināja, jā, un parādījās viņš šeit Baltijā, un arī Valteram kā reiz pēc Andi ieteikuma piedāvāja braukt Rīgā. Un Čapkauskas pats arī teica, kā tur būs puisim, cik tev bija 16 gadu? 16, ne, vai 7? Nē, 16 bija. Nē, 16, tu leģendas sāk braukt, tas jau bija 2 gadus vēlāk, kad 17, 18 gadi, jā. Un domāju, kā tur būs, bet, kad iesēdās viņš mašīnā, jā, viņi otro vietu tajā sacensībās biķerniekos. Kas tā bija par mašīnu? Cupra, jā. Cupra. TCR Cupra tā bija. Kāds 300... bija sajūts pirmo reizi iekāpt tādā tečkā, kas ir vairs nav leģendas, bet... Tur jau tā lieta, ka pēc leģendām tik vienkārši braukt tiem slikiem, jo viņi ļoti labi turās tā mašīna, jo ar leģendu tev visu laiku ir jāstrādā, jāvāc. Tad sākumā nebija mazliet bail, ka tev sāks mest ārā, un tad tu saprati, kā tie sliki strādā? Tieši tā, ar katru to apli dabū to pārliecību, ka tā mašīna turās, un īsti līdz tam limitam pat grūtāk tikt ir. Sanāk, ka tu atrod to limitu, tad tu saproti, cik ātri to var to mašīnu var sanāk, ja tu tagad iekāp leģendās, visticamāk, ka bišķi sanest to, ne? Pagājuši nobrauc gonku, jā. Mums 2 mājās ir. Kā, 2 leģendas? Tās leģendas. Un kāda bija sajūta iekāpt atkal un pabraukt? Nē, foršas atmiņas. Saku, tā mašīna ir jautri braukt. Es varētu visu dienu ar viņu braukt un būtu smaicis sejā vienkārši. Okay. Tiešām baudām mašīnu, ko braukt. Kā viņam ātrums pārslēdz? Ar sekvenciālā. Sanāk, pirmais ir uz priekšu, un tad pārējie ir uz aizmuguri. Okay. Un uz augšu nav jāizmanto sajūgs, un uz leju gan sajūgs jāspiež. Jāslēdz slēdz. Labs. Tikai nepaveicās, ka uznāca tas lietus, jā, un viņiem nav loka tīrītāji. Leģendas mašīna? Jā, tu brauc. Mums nebija nebija nomainīts stikls starp sezonām, jā, un viņš bija tā kā saskrāpēts un redzamība vienkārši. Es pēc tam to onboardu skatījos, labi, ka viņš dzīves atbrauc mājās, jo tur nāk tas... Bet nav vai tur kaut kāds? Nav paredzēts. Leģendām nav. Nav kur uzlikt. Tā nav mašīna. Tas ir tiešām tā kā pa lielam tāds kubiks, vienkārši kubiks. Tikai viņam ir uzlikts šis stikls šķiedras izskats pēc tās Forda. Tad reāli bīstam, ja lietas ir. Autosports ir bīstams. Jā, bet tā no loktīja, tā ir līst, tas ir vispār, man liekas. Katastrofa tā bija, jā. Tagad mēs esam tajā punktā nonākuši, kur ir ar lietuviešiem uzbraucāt, labi sev parādīja, un kas notiek tālāk? Tālāk bija... Sezonas beigās mēs pēc tās sezonas aizbraucām uz Somiju, nobraucām testus ar to veselu dienu testus ar Formula 4. Somi teica visi, tur ready for racing, mums kaut kur arī ir video safilmēts, mums bija līdz arī filmēšanas komanda, lai to iemūžinātu, jā, Somi teica, visi nākoši, kad brauciet pie mums, bet tas seriāls tur izskatījās, tāds šķidrs dalībnieku sastāvu ziņā, jā, tur, 6 Somi un 5 Krievi apmēram tur brauc, jā, un ne no citām Eiropas valstīm tur neviens nebrauc. Toreiz uz testiem bija šveicietis pēc tam, kurš tur līdz Formulai 2. Viņš joprojām tagad brauc Formula 2, man liekas. Jā. Ar Valteru viņš kopā, bet viņš jau sezonu bija braucis, un Valteru no viņa atpalika tikai kaut kāds dažas desmitdaļas, jā, tā kā tas apļu laiks bija ļoti tūs, un Somi bija starā par to visu. Un pēc nākošā nedēļā mēs aizbraucām uz Zviedriju un notestējām V8 Thunderkāru arī Valters tajā pašā. Kas tas ir? Tas ir arī amerikāņu mašīnas ar lielajiem V12 motoriem, arī tā kā liela leģenda. Jā, bet NASCAR? NASCAR, jā, izsāktas NASCAR. Jā. Eiropas NASCAR ar tādām pašām mašīnām arī brauc. Jā. Un viņam interesanti kārbi, viņam 4 ātrumi. HKR, bet ar 4 ātrumiem. Okay. Viņš arī nobrauc joprojām mūsu tie zviedri, pie kuriem mēs bijām, visus mūsu postus laiko, un visu laiku saka, brauciet pie mums, jā, ar to V8 braukt, un viņiem Zviedrijā un Skandināvijā viņas ir populārs arī. Šeit mūsu reģionā viņi dažreiz bijuši biķerniekos arī. Liela skaļa forša mašīna. Jā, noteikti arī skatītājiem ir interesanti. Tas bet vajag jau to masveidību. Ja trasē ir 6 mašīnas, tad... šosejā toču vajag, lai tas būtu iztītos interesanti, vajag pilnu. Un tas mūsu reģionā ir izaicinājums. Jā, pagājušajā gadā arī mēs labi nonāksim līdz pašam. Un patestējām to visu un sapratām, ka tas virziens ar formulām dēļ tā viņa auguma un arī
arī tie nākošie soļi gan finansiāli šajās te mašīnās visās formulu virzienā ir daudzreiz dārgāk. Tad, ņemot vērā tās mūsu iespējas un mūsu tos sponsoru iespējas, mēs nolēmām, ka jāturpina ar šiem te Solānu mašīnām, un tā Valters arī nākušā gadā brauc ar Cupru kopā ar Leišiem, un pēc tam arī LV Racings, mums ar TCR, Audi, 2 gadus mēs sadarbojamies ar LV Racing, Tā mašīna gadījumā netirgojās tagad? Viņi jau pārdeva, man liekas, viņi jau jauni ir nopirkuši. Jauni. Vakar bija posts, kad ir dabūjuši pilnīgi jaunu mašīnu. Tādu pašu, bet pilnīgi jaunu no rūpnīcas 0 km. Un tad Valters arī nākošā gadā, kad viņš nobrauc arī 19. gadā FIA motosporta spēles ar Audi, tur mēs no Itālijiem īrējām mašīnu, un tur arī tas rezultāts no 20. Jo tas tā kā olimpiskās spēles autosportā, un tur no katras valsts drīkst būt tikai viens pārstāvs katrā tajā disciplīnā, un tur bija 20 valstu pārstāvi, un Valters beigās 10. nobrauc. Ar mašīnu, kura bija ar sekvenciālo kārbu, nevis ar sekvenciālo, bet ar DSG. Kurš gads tas sanāk? 19. 19. Labi, 19. gads. Kas notiek šajā brīdī vispār ar kaut kādām naudas plūsmām, lai vispār to varētu atļauties? Vai tas ir, tu tiec uzaicināts, piemēram, pabraukt tur tajā komandā, tāpēc, ka tev ir skills, un viņi redz to tavu talantu, bet cik es zinu, autosportā mūsdienās tev tāpatās ir tā vieta jānopērk. Kā tas notiek tajā brīdī, kur jūs piķi dabūnat? Tas daudziem, man liekas, ir tāds stereotips, ka tu uzvari gonku un domā, ka tu uzreiz naudu dabū par to. Tā nav. Mēs par visu maksājam, tas ir vairāk tāds kā fanātisms, es to nosauku, kad tā ir lieta, ko mums patīk darīt, bet mēs par to visu maksājam. Bet šogad bija pirmais gads, kur mēs aizbraucām ar jūsu sacīksti, kur mums, teiksim, tā nevajadzēja maksāt. Pirmo reizi. Tad beidzot, vai ne? Tas ir tas līmenis, kur visi grib tikt, ka var braukt uz gonkām, bet tev par to nav jāmaksā. Tu esi vienkārši tā kā braucējs, kas dod rezultātu, kas vienkārši ātrs ir. Bet tad tajā laikā, kas ir tas 19. gads, kur jūs to naudiņu sakat? Jo jūs jau neesat miljonāri, ne? Īsti vēl ne, jā. Novēlu jums, lai sajiet. Paldies. Mēs, protams, no bērnības viņu atbalsta Jūrmālas pilsēta. Bija jāraksta projekti, joprojām viņus arī rakstam. Atbalsta dalības maksas jomā. Un tad gadu no gada, līdz ko viņiem tie rezultāti bija, tad jau sāk atbalstīt paziņu kaut kādu uzņēmumu, pamanīja, bija šīs ziedošanas iespējas. Principā viss tas finansējums nāk caur Latvijas Automobiļu federāciju no uzņēmumiem, kuriem ir peļņa, kuru maksā uzņēmuma ienākuma nodokli, tad viņi var ziedojumu līgumu noslēgt Latvijas Automobiļu federāciju un pēc tam pārskaitīt uz sporta klubu. Un tad jau mums ir kaut kāds budžets. Un tad mēs ejam, tad ir komandas, kurām ir šīs tāpat kā LV Racings, kā Čapkauskas Racing Lietuvā. Viņiem ir mašīna, viņiem ir mehāniķu komanda, un viņiem ir tai sacensībai, tu pērc sīti, kā saka, sēdekli. Arī F1 īstenībā var nopirkt galā to. Tu pērc sēdekli, tu pērc vietu komandās konkrēti. Piemēram, ja tās sacensības maksā 20,000 un ir garās sacensības, tad 3 braucēji. Tad viss tas tiek sadalīts uz 3 daļām, un katrs to savu budžeta daļu samaksā komandai par tos mašīnas amortizāciju, par riepām, par to, ka viņi tiek tur nogādāti, un tu brauc to sacensību. Un ja tu kaut ko nošķil, tad ir vēl klāt, jā? Tad ir vēl klāt, jā. Tad īstenībā ir arī apdrošināšana. Ir apdrošināšana. Bet viņi nesadz visu, ne? Nē. Ar pašrisku. Piemēram, šobrīd mums ir līgums tāds, ka mums ir pašrisks 25,000, bet mašīna maksā 250. Tas ir labāk. Tas ir labāk nekā riskēt. Tā kā mēs pagājušajā gadā braucām, mums nebija apdrošināšanas ar latviešu komandu. Bet kā ir vispār braukt šosejā, kur ir tiešām varbūt kontakta cīņas, zinot, ka tev šis bumpers maksā tik, šis motors maksā tik, šī vispār rītošā, viss, ko tu sadauzīsi, tev pēc tam būs jāmaksā par to, bet tev vajag rezultātu, lai tu varētu augt. Man liekas, tas ir grūti. Ir tas spiediens ļoti liels noteikti. Tāpēc ir tie limiti un jāzina arī pārējie braucēji. Ļoti jāuzticas arī pārējiem braucējiem, jo, lai apdzītu, protams, tev ir jāizdara kaut kāda kustība, ka tu esi blakus mašīnai kaut kādā brīdī. Un tev ir jātic tam otram braucējiem, ka viņš kaut cik tev atstās to vietu. Jo arī pagājušajā gadā mums bija kontakti. Nebija tā, ka mēs izbraucām tīri visu sezonu. Jo mēs pa priekšu tur bijām tādi 5 braucēji, kas jebkurš var uzvarēt. Mēs bijām tieši līdzīgā ātrumā. Un gan Rīgā bija diezgan spēcīgs kontakts ap 140 km/h sanāca saskarties un abi sagriezāmies. Pie motora muzeja pretī. Un tur līdz sienai nebija tālu.
Un, ja mēs būtu sienā, tad es nezinu, kur mēs vispār tagad būtu. Ja mēs nebūtu šeit. Mēs šogad nebrauktu noteikti. Tāpēc vienmēr ir tas psiholoģiskais spiediens, ka viena kļūda var maksāt tev visu nākotni. Šī te avārija biķeniekos, kas tur notiktu? Varbūt mazliet tā kā savs sajūts iedot. Tu brauc, kas notika? Bija tā, ka mēs bijām 3 cīnījāmies par 1. vietu. Es biju tajā brīdī 2. vietā, un mēs iegājām vienā līkumā blakus iekšā. Tur sanāk līkums pa labi un līkums pa kreisi. Es biju labajā līkumā priekšā, un nāca kreisais līkums, un sanāk šeit notika tā sadursme. Es it kā atstāju vietu, bet viņam uz kerba uzšūpināja mašīnu, un viņš atstās vienkārši manai. Viņu uzmeta virsū viņam, jā. Nu. Tas nebija speciāli. Nē, speciāli loģiski, ka nē, bet visi jau cenšas, būt... Jā. Priekšā, visi mēģina apdzīvot. Mēs vaļā viņš arī negribēja, jo viņš redzēja, ka ir tu un tā uzvar arī. To arī tiesneši, kā sacīja šī incidentu, uzskatīja. Jo atstāta vieta bija, viņš arī stūrēja iekšā līkumā, tas tāds ļoti, ļoti grūti izvērtēt, kurš ir vainīgs, kurš nav. Bet tajā pašā laikā tas īsti neko nemaina, jo mēs abi bijām no beigām startējām pēc tam. Pērnavā bija, ka tu ielecēji. Mums bija tā, ka tev bija pārsprāga riepa, un bija no aizmugures, līdz ar to nebija labs apļu laiks, un bija no aizmugures jātiek visam tam pelotonam cauri. Daudziem tika garām, un viens vienkārši viņu neredzēja, ka viņš nāk lielā ātrumā un piegriez priekšā. Jā. Neredzēja vai tīpa neredzēja? Jo es saprotu, ka tur tāds gados vīrs brauc, jā, varbūt arī neredzēja, jā, varbūt tas asums viņam nebija tāds kā Valteram, jā, bet viņš bija no tās komandas, pret kuru mēs cīnījāmies, tā kā tur arī varbūt kaut kāda komanda. Strateģiskā varbūt spēle. Jo es arī pagājuši gadu to čempionātu uzvarējām tikai pat 2 punktiem. Mēs bijām priekšā šim te 2. vietas braucējiem no Somijas, jā. Tā kā tā sezona bija arī saspringta tādā ziņā, kad nebija tā, ka mēs visu sezonu tur pa priekšu uzvarētāji. Tiešām bija arī cīņa, kas ir svarīgi. Bet tā otrā avārija tur bija šķīliens liels? Nē. Īstumā mašīnai nekādi īsti baigi lielie bojājumi nebija, bet saku, tur visu laiku ir bijis tik tuvu, kad ir kaut kāda siena, kaut kādas... Tur viss notiek uz tādas mazas robežas. Kā šoseis kultūrā tas notiek vispār? Es zinu, ka NASCARā paņem ķiveru un bliež pat loka brauc. Kā tur ir? Tu pēc tam ej skaidroties, vai tas ir tā kā tenisā šausmīgi tāds elitārais sports un viņi visi mierīgi, vai tomēr ir emocijas baigās? Protams, to braucēju mēs uz vakariņām neejam kopā, bet mēs parunājam. Dažreiz ir tās emocijas mazliet vairāk, ka tu ar asākām sajūtām, bet pēc tam tu nomierinies, normāli parunā par situāciju, jo tu jau zini, ka nākamā sacīks tu brauks kopā ar viņu arī tāpatās vienā trasē. Un ja tas emocijas pārspīlē un tad kaut kāds naids izveidojās, tas arī nav baigi veselīgi. Priekš visas sezonas. Ir labas tur starp braucējiem. Viņi viens otru respektē. Viņi saprot, ka viņi brauc ar dārgu tehniku, jā, un neviens jau negrib viens otram bojāt kaut ko, jā, un bieži vien jau šīs sarunas arī notiek pie tiesnešiem, jā, lai saprastu, kurš tad tur tajā incidentā ir bijis vainīgs, jā, un kā tas tur ir. Tiesāšana vispār ir laba? Ļoti laba. Baltijā ir ļoti laba tiesāšana, manuprāt, nav. BMW kausā, protams, tur grūti. Tur ir atkal cita problēma. Tur tās mašīnas salīdzinoši lētas, jā, un tur cilvēki brauc diezgan ar alkoņiem izriestiem, jā, jo viņi saprot, ka tas spārns maksā 70 €, jā, un tad viņš ar to spārnu var arī atsisties, jā, un nekas var arī kaut kā tādā veidā iegūt. Bet, Poršos drusciņi maigāk brauc. Lai gan Benelux čempionāts pagājušajā gadā paskatījos, viņi brauc līdzīgi tā kā mūsu BMW kausā. Jā, viņiem vienkārši piķis daudz. Tur jā, tā lieta. Viņi var riskēt. Jā. Mums bišķiņi vēl jāpiedomā, vai ne? Pie tā. Visu laiku. Bet jā, pagājušajā gadā tas čempionāts ar mums sākās. Vispār Porsche sākās tā, kad vispirms Valters tika uzaicināts uz darba interviju un izturēja konkursu Porsche Latviju. Un kļuva par Latvijas pirmo un vienīgo šobrīd Latvijā certificēto Porsche instruktoru, ja, kurš ir izgājis visu šīs certifikācijas. Viņš ir tiesīgs organizēt šīs apmācības. Pagaid. Es līdz tam vēl... Jā, tu visu laiku mēģināji kaut ko... Par pagājušo sezonu es mēģināju sākt. Jā, tas bija sākums. Un tad mēs pēc tam bijām apbalvošanā ar lietuviešu komandu, to pašu Čapkauskas, ar ko Valters kādreiz sāka braukt ar to Kupru, jā, un pēc tam arī mēs Palangā ar viņiem Kupru braucām. Gan neveiksmīgi mums tur motors beidzās vienās garajās sacensībās, otrās mums beidzās. Aizdegās. Vienreiz Porsche mums aizdegās, jā. Paldies Dievam, Valters nebija pie stūra, bija cits lietuviešu braucējs pie stūra, bet tā mašīna vienkārši nodega tā, kad aizdegās. Cik mīnus aizgāja, tur tas viss pasākums? Mašīna nav vairāk.
Cik viņi maksā? Jauna mašīna maksā 250,000 eiro plus PVN. Bet apdrošināšana kaut ko sēdz gan jau, ne? Es īstenībā nezinu, vai tajā gadā bija. Man liekas, ka nebija. Bots briesmīgi īstenībā. Nu, tā nebija jauna mašīna, viņi bija pirms viņu lietot, bet jaunas mašīnas tādas, kā tagad Valters pagājušajā gadā dabūja jaunu mašīnu, viņš bija pirmais, kas sēdēja iekšā un iebraukāja viņu. Tagad, kad viņš bija Mugello pirms pāris nedēļām, arī bija tikko no rūpnīcas pilnīgi jauna mašīna, lietuviešu komandu viņa bija nopirkusi. Un itāļu komandu viņa apkalpoja. Valters bija pirmais, kurš viņu iebraukāja. Jā, un tā mašīnas cena ir 250,000 eiro plus PVN. Jā. Bet toreiz tā tačka nodega, tāpēc, ka kaut kas bija vaina pie vainas vispār. Eļļa tika uz izpūtēju. Klasika, man liekas, ne? Un aizdegās. Tur īsti. Sūknis neatslēdzās. Jā, turpināja masu, jā, un turpināja degvielu. Un ugunsdzēsēji kaut kā lēni strādāja, lēni atbrauc, jā, un tā mašīna vienkārši nebija nodrošināta. Wow, briesmīgi. Tur traks tas skats īstenībā. Tādu Baltijā uguni es nebiju redzējis autosportā. Nu, labi. Jā, un tad mēs tajās apbalvošanā ar Čepkauskas atkal, viņš saka, zin kā, Valters tagad ir Porsche instruktors, es te Porsche esmu dabūjis, varbūt mēs varam te kādas sacensības, saka, mums tas budžets nav tāds, lai mēs varētu ar Porsche braukt. Viņš saka, zin kā, tam otram atkal, tam, kuram mašīna piedara, viņam ar veselību nav tik labi, viņš ar visu sezonu nevar braukt. Nu, varbūt tad jūs 3 sacensības un viņš 3 sacensības, tās no tām nežu čempionāta. Nu jā, un viņam bija kaut kas ar to veselību. Mēs nobraucām pirmo posmu. Valters jau pirmajā posmā uzkāpa uz piedestālu, 3. vietu dabūja. Ja? Visi jau arī nāca klāt, no kurienes tāds radies. Jā, bet tā bija pirmā reize, kad tu ar Porsche brauc? Vispār pirmā reize, kad tu brauci ar Porsche tajā garajā sacensībā. Bet ar jauno, ar kapu. Ar kapu. Ar 999 kapu tā ir pirmā reize, jā. Un arī treniņi mums bija tikai 2 pirms gonkas. Tā kā tu pirmo gonku nobrauc tur un dabūji 3. vietu. Un viss nāca, un kurš gads tas ir? Pagājušais gads, jā. Un viss nāca un saka, hei, what? No kurienes jūs te parādījāties? Bet, zin kā, Somijā jau Valteru zina, viņu arī visa Somu šī te leģendu sabiedrība jau, par cik jau viņš jau tad uz piedestāliem bija kāps. Viņš viens no tiem Somijas braucējiem, kas brauca Nezāru, ko Valters cīnījās, viņš ir 5-kārtējs leģendu čempions Somijā, jā. Viņš arī ir Alstāro trases īpašnieks, jā. Un, viņu ļoti labi zina, no kurienes viņš nāca un saprot, ka ar tām leģendām viņš ir to savu skilu uzkačājis, jā, un tāpēc viņš arī tik labi ienāca iekšā. Un biķerniekos bija mērķis vinnēt kvalifikāciju, bet, diemžēl, Somas bija biķerniekos tavā trasē drusciņā ātrāk. Salonens bija ļoti spēcīgs Valteram konkurence pagājušajā gadā. Principā mēs viņu apsteidzām Somijas sacensībās, kad lija lietus. Pa lietu bija ļoti vispār es redzu tev labi rezultāti. Jā, man lietas patīk īstenībā. Kartinga laikos vienmēr bija kā kurā trasē, bet tagad ar salonu mašīnām man ļoti patīk lietus, tas slidenais. Bet tas arī varbūt nāk no tās leģendas, ka tā visu laiku ir bijis tā mazā sānslīdīta un mazliet tā mašīna slīd. Jo man tas priekšstats ir, gan jau arī nepareizi, bet Čaļi šosejā, kā sāka līdz, jābrauc riktīgi. Šitam smaids. Bet jā, kam varbūt ir tā pieredze, kaut kāda drifteri, kam lai slīd, zin. Jo tur jau nav tādas sānslīdes vispār domāts, jo tu zaudējies laiku tajā visā. Un Lietuva savukārt ir tas, ka drusciņi tev paslīd. Jā. Protams, tām Porsche tie Michelin riepas, viņas ļoti labi turās arī Lietuva, jo viņas ir tā kā pielīmētas. Un kartingā, kopš kartinga laikiem viņš jau, zin kā, tur ka uznāk lietas, tad Fāterim un mehāniķim ir baigais darbs. Tur viss ir jāpārskruvē, Viņš saka, Fāter, zin kā, es tur skrienu, ņemos, daros. Šis vienmēr saka, ko tu streso, es māku pa lietu braukt. Saka, tu te māki, bet man jāuzspēj tev visu sataisīt, lai tu mācētu braukt. Es saku, es tāpēc ķeru stresu, kad es varu kaut ko neuzspēt vai neuzmanēt. Jo it sevišķi, ja tas laiks ir mainīgs, kad bieži vien ir tā, ka tu saliec visu uz lietu, un sāk žūt, un tad tev atkal viss tas jāliek atpakaļ uz sausu. Tā kā tur tā... Vispār to, kā Fāterim visā šajā te lietā nav mazliet arī tomēr bail. Tev dēls mauc tur... Tu iedomājies, 16 gadus viņš skatījies, kā es gāju. Jā, jo... pat nav vēl. Gan jau kaut ko atradīsim. Jā. Bet vispār, tā, jo viens ir tas sports un rezultāti. Pašam braukt ir vieglāk nekā skatīt. Tieši tā, arī sēdēt blakām, man liekas, tu nevar kontrolēt, un tad tu saproti, un ja tu redzi kaut kādā avārija kaut kas, kā tu vispār tiec mentāli ar to visu? Nē, vistrakākais, ko es atceros, bija Genkā kartinga laikos. Bija avārija, nebija nekas traks, bet man pārbrauc pāri kartings. Pāri, jā. Pirmais līkums starts, man kartings šeit. Un tu vēl filmēji, es atceros, bija video pēc tam, un tajā brīdī, kad man tas kartings tas telefons gandrīz vai nokrīt no rokām.
Es iedomājos to situāciju, ja to redz no āras. Skrāpējums no kartinga apakšas jau uz viņa ķivers, ja? Un viņš tur tā kaut kā, un tad nesaprot, vai viņš, bet es skatos pēc tam brauc un rādi šitā, skatos radiators bišķīgi līgs, ja? Bet rādi viss ok, tad tanī brīdī atkal tev atlaiž, bet tad, kad tu redzi, ka kaut kāda tāda mēsla, tad, kad biķerniekos viņš pie tā motoru muzeja iegriezās to, zin kā, biķerniekos tu redzi taisnīt, tu sēdi tribīnē, pie alkoņa, ja parasti skaties, kā viņi tur nāk, un otrā rokā tev ir telefons ar tiešraidi, kur tu redzi, un tu redzi, ka tavējais ir nogriezies un stāv tur tanīs akmeņos, bet pret bortu nav atsties. Tas jau labi, jau tāds, bet skaidrs, ka tu pārdzīvo par viņu, pārdzīvo par to mašīnu, protams, jā, jo es saku, pagājušajā gadā mēs braucām bez apdrošināšanas, kas ir traki, jā. Šogad es Valteram teicu, ja mēs braucam, tad noteikti braucam tikai tādās komandās, kur ir apdrošināšana. Tad vismaz tu rēķinies savā budžetā ar kaut kādu limitētu summu, ar kur tu vari riskēt, jā, un viņi tev tur ir rezervē, jā, un ja vismaz notiek kaut kādi ziepes, jā, tad tu vismaz zini, ko tu samaksā. Es reāli nevaru iedomāties, kā ir braukt bez apdrošināšanas, ja tev ir jārāda kaut kāds rezultāts, sev jāpierāda. Tas man liekas, mēs vinējām čempionātu pagājušajā gadā. Mēs tā vinējām. Jā, bet tas man liekas... Bet par to īsti nevar domāt. Tiešām, ja tu cīnies tur pa top 3, tu nevari domāt par to. Viņš par to domā, jā? Viņš par to tu nedomā. Es nedrīkst domāt. Tad nav rezultāts. Tieši tā. Tad nav rezultāti, jā. Fāters par to domā. Bet brīnums, jā, ka man nav sirma matiem. Labi, Zigā, īstenībā davai pārlecam pie Porsche. Porsche, reku tu izbrauc, bet kā vispār sāk strādāt ar Porsche? Jo tagad mēs jau runājam, tu esi instruktors, un man liekas, Latvijā vienīgais tāds es tagad čals. Jā, Latvijā vienīgais. Un Baltijā, cik ir? Baltijā ir 4 kopā mēs esam, ar mani ieskaitot. Ok, tad vēl 3 Baltijā un 2 Lietuvā un 1 Igaunijā. Jā. Ok, izstāst vispār to pašu sākumu. Hei, viņi redz, ka tu biji iekāps Poršā, pabrauc un baigi labi izskaties. Nē, bija otrādāk. Bija tā, ka viņi man uzaicināja uz interviju. Pirms es biju vispār jebko braucis ar Porsche. Tu brauc ar Porsche. Palangā vienu sacensību, tad, kad nodega tā mašīna. Tad viņš labs sākums. Labs sākums. Bet jā, viņi man uzaicināja uz interviju un izstāstīja, kad ir tāds projekts, ka mēs gribam klientiem piedāvāt šos experiences, piedāvāt biķernieku trasē, izbraukt ar ielas mašīnām, sporta Porsche un uztaisīt kaut kādu programmu. Un viņi mani kā šoseis braucēju uzaicināja, lai es varu to vadīt, es varu tos klientus dabūt un arī parādīt, kā pareizi ir jābrauc. Un arī pagājušajā gadā bija ļoti veiksmīga sezona. Mēs apmēram 100 cilvēkus izlaidām cauri šīm apmācībām un ļāvām izbaudīt gan biķernieku trasi, gan jaunos Porsche modeļus. Bet tie ir pārsvarā tie, kas jau brauc ikdienā Porschiem? Gan īstenībā. Ir tādi, kuriem jau ir savi Porsche, ir tādi, kas domā, varbūt pirkt Porsche, ir tādi, kas vispār nav nekādas iesaistas Porschā, bet grib pamēģināt. Jo tas ir iespējams visiem. Ir iespējams visiem. To arī var kā dāvanu kādam nopirkt. Es savam draugam 50, kad dzimšanas dienā uzdāvināju dāvanu. Viņš joprojām runā par stāstu, par to experience, kāds viņam bija. Un viņš izgāja tikai to pirmo līmeni, bet viņš joprojām atcerās, ka gads ir pagājis, ja viņš stāsta joprojām, cik bija foršs dāvans, kā man patika toreiz, kā Valters man mācīja, un kāds bija tas experience biķerniekos pie Porsche stūra. Te es arī īstenībā arī pateikt, man arī bija tā iespēja, mēs filmējam promo klipu šeit skolai, akadēmijai, un mums bija tā iespēja, ka man vajadzēja tā mazliet pabraukt to Porsche, un tu aizmugurs brauc un paskatījies, un arī pakomentēji, nenormāli forši tev tas sanāk. Man patīk tas tavs mierīgais tons, tu tā pasaki, jā, šitan varētu kaut ko tādu, bet viņš tāds, ka tu nerādi nekādu satraukumu, bet tu iedod to pārliecību kaut kādu arī uzslavē par kaut kādām lietām, kas sanāk. Tev baigi labi sanāk. Tagad es ticu, ka tie visi 100 cilvēki, kas ir izgājuši tur to visu pasākumu, viņi labprāt vēl nāk. Tieši tā ir prieks redzēt, ka viņi pēc tam turpina kaut kādas saistību ar autosportu un šoseju. Tajā pašā laikā viņi ar savām mašīnām brauc uz trackdayiem, paši brauc uz biķerniekiem, uz Igaunijas trases. Tā kā ir forši, kad turpinās ar tā kultūru. Un šī gada sākumā arī parādīsies Porsche Latvija iespēja arī piedalīties sacensībās ar jaunu GT4 RS klubsportu. Izturības sacensībās mēs caur Porsche centru taisīsim tādu kā sporta komandu. Tā kā visiem, kam ir interese varbūt piedalīties arī sporta sacensībās un ir kaut kāda pieredze un gribās to arī parādīt čempionātos. Cenu es vēl nevaru teikt, bet ja ir jautājumi, droši rakstat reāli. Ir ļoti forši iespēja pilnīgi jaunu. Kur jāraksta? Man. Valters Zviedrs var Instagramā, var Facebookā, var Porsche LV, varēs atrast visu informāciju. Porsche mājaslapā ir informācija tieši par experience. Un pēc Lietuvas piemēra tieši tas ļoti daudz ir ienāk. Piemēram, viens no sacensībās pagājušajā gadā Nezā brauca lietuvietis Klepikas, ja,
kurš arī atnācis ar experience, viņš pabrauc ar experience mašīnu, viņam tas instruktors saka, klausies, tev ļoti labi sanāk, varbūt tev sacensībās vajag braukt. Viņš saka, es padomāju, nauda man tā kā ir, sacensības man patīk, autosports man patīk un Porsche man patīk. Un tad viņš pagājušajā gadā Valters pat vienu sacensību ar Kupru jūs nobraucāt kopā palangā. Ja? Bet, vīrs jau gados ap 40, jā, viņam ir un bet viņš brauc tur pa vidu, to 7. vietu. Un savā līmenī un progresē pagājušajā gadā ļoti labi. Tā kā viņam kaut kāds talants ir, bet to viņš ir atklājis tikai atnākot jau apzinātā vecumā diezgan pamatīgā un saprot, ka viņam ir kaut kāds talants ielikts un viņš grib šajā virzienā sevi attīstīt. Tā kā šis caur experience, es domāju, arī Latvijā pavērs kādiem cilvēkiem, kuri kādreiz ir tikai sapņojuši par šo autosportu un kuriem varbūt negribās braukt ar Žiguli, jā, bet ar kaut ko foršu, jā, kas ir Porsche. Jā. Es varu tikai pateikt to, ka izbraucot ar Porsche, es saprotu, kāpēc Bembis tajā brīdī, kad viņiem parādās piķis, viņi pārkāpj uz Porsche. Jo tas ir, kā tā mašīna turās un kā viņi ir uzbūvēti. Vispār tā dinamiskā braukšana nav runa, ka tur aizbrauc uz veikalu pēc piena, un ka tur ir smukas pogas un izstās baiga luxury viss, bet runa ir tieši kā tā automašīna turās uz tā ceļa un trasē, ka tu viņu jūt, kā viņi tāds, nevar aprakstīt tās sajūtas, bet noteikti jums ir iespēja. Mēs pat Porsche šo te akadēmiju atstāsim linku, arī jūs gribat uzspiest. Tas, protams, ir Porsche LV, ne? Jā. Un tur varēsiet atrast, var pieteikties jebkurš. Kaut kāda naudiņa tur ir jāsamaksā, bet tas ir noteikti to vērts. Es varu noteikti ieteikt, tas bija rīktīgi forša pieredze. Porsche ir būvēts priekš sporta. Tieši tā grāmatā pat ir rakstīts, ka tev jābrauc ir uz trasi. Jā, BMW ir būvēts priekš ielas, un pēc tam viņš tiek modificēts priekš sporta. Jā. Šeit jau ir otrādi. Šeit vispirms tiek būvēts šīs mašīnas, tiek apkārt. Viņi vienkārši ir domāti sportam, no rūpnīcas ir gatavots. Nav nekas pārtaisīts. Tā nav standarta ielas mašīna, piemēram, kā Audi A3. Jā. Pēc tam viņš tiek pārtaisīts pa TCR. Jā. Protams, tur arī viss nāk trubas, un viņš rūpnīcā jau tiek no rūpnīcas, bet kā bāze viņam tiek izmantots kaut kāds konkrēts modelis, tāpat kā BMW un visiem pārējiem, bet Porsche viņš ražo mašīnas sportam, ar kur tu pēc tam vari braukt arī ielā. Jā, Bet, ja mēs tev ir sanācis tagad jau tev 23 gadi šobrīd, jā. Un tu jau esi izbraukājies ar ļoti daudz dažādām tačkām. Lamborghini tu arī izbraucis, jā, ne? Esmu braucis. Varbūt tu vari salīdzināt, man tas liekas baigi interesanti. Tur vienāda līmeņa automašīnas dažādas, var nosaukt, kurām tu esi braucis un kā viņas uzvedās vispār braucot. Vai tā braukšana ir līdzīga braukt ar Porsche vai Lamborghini vai nezinu, kas vēl tev tur te? Ļoti, ļoti liels atšķirības. Īsti pat tos superauto un nevar salīdzināt. Bet noteikti, ja man būtu jāizvēlās kādu superauto vai dārgāku mašīnu pirktu, protams, ka Porsche. Jā, jo tev džempers ir Porsche. Nē, tas nav tikai tāpēc, no braukšanas viedokļa. Tas izsvarojums, ko piedāvā un tā performance, ko tu vari trasē no viņa dabūt ārā, tas ir vienkārši labi, ar ko tad atšķirās Lamborghini? Tā kā teikt tīri, to es esmu, protams, dzirdējis jau, ka viņš nebūs tik labs kā tas pats, tas Porsche, vai ne, bet tā pati sajūta. Viņam, Lamborghini, ko es braucu, viņš ir ļoti plats, viņš ļoti slikti stūrējās līkumos iekšā, bet viņš ir ļoti stabils tieši ātrijos līkumos, daļ tā, ka viņš gandrīz kā kvadrāts sanāk tā mašīna, pēc bāzes. Bet Porsche viņam ar to svaru aizmugurē, viņam pa lielam ir 65%, 911 svars aizmugurē. Tas nozīmē to, ka ļoti daudz svars ir uz aizmugurē asi. Un tajā brīdī, kad pātrinās mašīna, sanāk ļoti, ļoti labi pātrinās, jo liels riepas aizmugurē, tur daudz svars virsū, sanāk ļoti labi var ar šo te kontaktu ar asfaltu izveidot. Un arī tas izsvarojums palīdz līkumos iegriezt. Ja nav tik daudz svars priekšā, ar bremzēšanu griežot iekšā, sanāk tur to svaru pārnest uz priekšu un ļoti veiksmīgi izbraukt tos līkumus un ātri. Sanāk, tas svara attiecība Porsche, ko ir izdomājuši, tas ļoti labi strādā arī trasē un uz aprilēkiem un to sajūtu. Bet kausos, kur ir gan satiekās Porsche, gan Lamborghini, pieņemsim, vai nezinu, Audi garējās vai kas? Kas tur vispār? Vizuāli izskatās, Lamborghini izskatās nervozāka mašīna, viņa tāda nav tik stabila trasē. Protams, sporta mašīnām es neesmu braucis ar Lamborghini, ne ar Mercedes, ne ar BMW, bet tikai ar Porsche GT3 kapu. Arī ar GT3 parasto Porsche es neesmu vēl braucis, jo tur arī ir atšķirība. Mēs braucam ar GT3 kapu mašīnu, bet arī ir GT3 Porsche, bez tā kapa versijas. Jo kaps ir domāts tikai tādiem tā kā monosacīkstēm. GT3 tu jau var cīnīties ar citiem šiem te
Mono ir, kad viņi visi vienādi. Ja? Jā, sanāk tikai Porsche ar Porschiem cīnās. Jā. Wow, tā īstenībā informācija ir daudz, ko konversēt. Nē, interesanti. Interesanti, bet tā kā, kas ir vispār tā kā šosejā karalis no autobrendiem? Tas, jautājums ir, kurš ar ko brauc? Lemānā, jā, kurš vinēja Lemānā? Kas pēdējais Lemānā vinēja? Kur marka? Kas uzvarēja šogad? Porsche arī vinēja? Nē, Porsche nevinēja šogad. Porsche nevinēja. Redz, kur vēstures zināšanas, kuras tev arī pietrūka pagājušajā gadā Portugālē. Es zinu, ka Lemānā bija tā trakā NASCAR mašīna. To es atceros toči. Tas likās nenormāli dīvaini. Amerikāņi ienākuši atkal ir, jā. Bet kas uzvarēja? Jāapskatās, kas uz to Toyota vinēja vai... Es negribu samalot. Mēs, kad bijām Veizakā, tad viņi teica, ka šogad viņiem ir plāns vinēt. Jā, viņi Lemāna Porsche neuzvarēja. Katru gadu viņi liek plānus, jā, un tas mērķis vienmēr. Tas nav svarīgi, ja Porsche neuzvarēja, tad nav svarīgi. Jā, protams, jā. Tad neejam tālāk. Bet, tagad Mugello, kad tu biji, tur bija apmēram 40 mašīnas uz starta, jā, un tev arī bija ātrāks kā GT3 mašīnas. Tu vari izstāstīt par šo te gonku? Nē, bet par šo te gonku vispār... Kas tas ir? Jo tagad cilvēki skatās, viņi kaut kāda. Kas tas tā ir 24 stundu sērija, kas notiek visā pasaulē, diezgan slavenās trasēs. Tur brauc vairākas klases kopā. Tur ir GT3 klase, GT3 amatieri ieskaiti, GT3 pro ieskaiti. Un tad ir GT3 kapam arī atsevišķi ieskaiti, kur brauc Valters. Tur bija apmēram 13 vai 14 mašīnas bija tajā klasē. Un ir arī lēnākas mašīnas, ir GTX, kur kaut kāda KTM, vēl kaut kas tāds. GT4 brauc, tie kaimani, jā, un reāli viņi brauc vienā trasē. Parasti komandā ir 3 vai 4 braucēji. Ir 6 stundu sacensības, ir 12 stundu sacensības, un ir arī 24 stundu sacensības. 24 liekas vāks pilnīgs. Jā, bet šīs tagad Valters bija Mugello, tas bija pirmais Eiropas posms, jo viņiem pirms tam bija tas Creventic sērijas, tas 24 stundas. Viņiem bija Āzijā, bija Dubajā, Abu Dabī un vēl kaut kur bija. Kuveitā. Jā, 3 posmi jau tam visam šī gada tam seriālam notiek. Tas Mugello, kas notika pirms pāris nedēļām, bija pirmais Eiropas posms. Un Valters tur tika uzaicināts, lietuviešu komanda uzaicināja viņu, jā, un tā bija pirmā sacensība, kur mums neko nemaksāja, jā, tikai vajadzēja pašiem aizlidot un pašiem. Bet tas bija tāds augstākais līmenis līdz šim, kur tu esi braucis, tā varētu teikt? Tas ir liels čempionāts, jā, lielākais. Garajām sacensībām viennozīmīgi. Un kāda bija tā sajūta, ka tu esi nokļuvusi rekur tur, un tagad, tomēr ir reāli izaugsme pa visiem šiem gadiem, tagad tu esi šajā komandā. Un tu esi šajā komandā tāpēc, lai rādītu rezultātu. Jo tu nebija viens no ātrākajiem savā komandā. Jā, gan komandā, gan arī visā šajā klasē bija ātrākais. Jā. Ātrākais reāli bija. Tā kā sajūta bija ļoti forša, kad var parādīt to savu ātrumu tādā lielā internacionālā līmenī. Un arī var parādīt to, ka tiešām esmu ātrs. Tu beigās uzvarēji to visu, ja? Mēs palikām otrie, jo uznāca lietus. Savā klasē uznāca lietas, un mums bija jāuztais papildus pitstops. Jo arī pitstops tur notiek. Jums bija riepas jānomaina uz lietas riepām. Jā, mēs uzlikām slikus, izbraucām 3 apļus un sāka līt. Tik pēkšņi? Jā. Un tāpēc sanāca papildus pitstops, uz ko mēs zaudējām ļoti daudz laiku. Bet arī visu to 12 stundu gonku laikā vēl bija dažādas problēmas. Vienā brīdī mums arī bija punctures riepai, iedūries kaut kas riepā, lēnām laid gaisu, sanāk mums arī bija jāiebrauc, jānomaina tā viena riepa, un tad bija jābrauc ārā. Jo katrs tas pitstops maksā no apmēram 1 minūti, lai nomainītos riepas, jo jābrauc arī pitstopā ir iekšā uz 50 km/h, un jānomaina riepa, jānomaina braucējs, tas arī viss prasa laiku. Un vēl degviela šad, tad katru otro reizi arī degviela jātanko ir. Jā. Un tad, kad tā riepa pārplīs, es sēdēju mājās, skatījos, ka tur dzirkstels iet pa gaisu, es domāju, ka tās sacensības ir beigušās. Jā. Jo, ja viņi reāli būtu pārplīsus, jā, tad arī būtu samalts gan radiators vai vēl kaut kas, un vienkārši tad būtu vilkts malā, jā, un tad mehāniķi būtu mēģinājuši. Tur ļoti daudz komandas garajās sacensībās ir tā, ka tev notiek kaut kas, tad tev vienkārši visiem pārējiem uzliek, ka tev jābrauc uz 60 km/h, tu nospied pogu, tad tā mašīna tiek noevakuēta, tad viņi boksos sataisa, un tad kaut kad viņi atgriežas. Bet tu vari stopā nav galīgi. Nē, bet tu jau vari kāpt atkal atpakaļ, jo tas garās sacensības, tas ir beigais komandas darbs, un tur visiem ir jābūt ļoti stabiliem, jā, pat ne ļoti ātriem, jo tur ar Valteru kopā tie lietuviešu braucēji brauc, tas mašīnas īpašnieks, viņam 59 gadi ir, jā, bet
bet viņš ir braucis ļoti daudz sacensības. Bet, salīdzinot ar viņa ātrumu, viņš ir 3-4 sekundes lēnāks aplī. Bet, ja viņš brauc tajā garās sacensības režīmā, viņš brauc savā ātrumā, ar to 1-2 sekundēm tu vari daudz mazāk zaudēt, nekā tu zaudēt, piemēram, boksos kaut ko nenomainot, vai tā kā Valters saka, liek iebraukšana, tā ir minūte. Lai to minūti pa tām pāris sekundēm atkal atgūt vai zaudēt, ir ļoti grūti. Bet tas, kā es mēģinu tagad saprast, un jūs man varat palabot, ja es nesaprotu, tad ir komandā 4 piloti. Jā. 4 piloti, 12 stundu gonkā, mainaties katrs pa pusotrai stundai. Un tur pieņemsim, tā komandā ir džeki, kas ļoti labi brauc, ir džeki, kas normāli brauc, un džeki, kam ir nauda. Jā. Un tā ir par to maksā. Un tāpēc arī sanāk, jūs varat braukt, un jums nav par to jāmaksā, jo jūs esat džeki, kas uztais rezultātu. Uzvelk uz piedestālu. Bet vispār autosportā, tajā līmenī, cik vispār spēlē tas, ka, hei, es māku labi braukt, vai, hei, man ir daudz naudu, un es varu braukt. Vispār, kur ir tas balans šobrīd autošosejā? Tajā, es nerunāju par DTM, bet kaut kas, teiksim, pa vidu, kas tur šajās izturības sacensībās tas ir ļoti tāds jau praktizēts tas modelis, kad kāds maksā par to, un ir arī ātrbraucēji, kas to rezultātu dabū. Tas izturības sacensībās ir pieņemts. Bet sprintu sacensībās, kur tu brauc viens pats, tev nav ne komandas biedri, ne citi braucēji, tu brauc viens pats, tur gan tev jānāk ar savu budžetu. Tur neviens, ja tu neesi top kaut kāds līmeņa braucējs, kurš Lemānu var uzvarēt, vai tu esi rūpnīcas braucējs, tev pa brīvu nedos braukt. Kaut ko dod. Šogad arī mēs noslēdzām līgumu ar Beļģu komandu, un tas sākotnējais piedāvājums, ko viņi mums atsūtīja, mēs teicām, mēs to nevaram pacelt. Pēc tam Valters aizbrauca uz Barcelonu uz testiem ar viņiem, un pēc tam uzreiz bija pilnīgi savādāks piedāvājums. Viņi saka, mēs jums vēl 5 testu dienas uzsauksim no savas puses, no komandas puses kā sponsorship, jūs par to tikai skaļi nevienam te nebļaujiet. Bet viņi nāk pretī, viņi redz, ka ir ātrs braucējs, kurš var mēģināt izcīnīt čempionu titulu, un līdz ar to viņi dod kaut kādu, tas, kas viņiem nemaksā varbūt neko, un, protams, tur riepas un vispārējais, jo viena testu diena ar Porsche apmēram 10 000 izmaksas ir komandai, jo viņiem ir tā mašīna jāatved, mašīnai ir kaut kāda 39 eiro vai 40 eiro kilometrā amortizācija, jo jāmaina ir pēc katriem noteiktiem kilometriem kaut kādas detaļas, jāmaina eļas un vispārējais. Tā kā katrs kilometrs, nobrauc 100 km, tas 3900 ir, Un 100 km tur nobrauc viennozīmīgi tajā testa dienā. Riepas, piemēram, maksā 2700 eiro. Viņas pietiek tikai trim testiem. 30 minūtes, un tās riepas vairāk nav. Tu vari ar viņām vēl braukt, bet tu nevari vairāk ne ar viņām normāli nobremzēt, ne ar normāli trāpīt pa trasi. Tu tikai sāc bojāt atkal savu braukšanu. Ja? Tā pārliecība sāk zust. Pārliecība. Tā kā riepu komplekts ir, es saku, pagājušajā gadā, par cik Valters bija juniors, mums bija tā, ka Somu organizators uz katru sacensību junioriem deva. Viņi bija 3 juniori, katram deva pa vienam riepu komplektam, tā kā arī atbalstu no tā organizatora puses. Jā. Un tas mums arī bija ļoti liels atspaids budžetā, kad vismaz mums 2700 riepu komplekts ir mazāk budžetā no budžeta nost, kas mums sākotnēji bija plānots. Jā. Bet tagad jums kalendārs ir salikts, ko jūs braucat, jums ir sponsori atrast, jums viss notiek. Jo es negribu runāt, cik beigās tas izmaksāja. Mājaslapā, Valteram ir mājaslapa, tur ir sponsorēšanas piedāvājums, tur ir viss budžets, cik mums ir nepieciešams. Šobrīd mums ir budžets 4 sacensībām no 6. Pagājušajā gadā mums sezonas sākumā bija budžets 3 sacensībām. Beigās mēs nobraucām 6, jo sezonas laikā, kad Valters pēc 3 posmiem bija čempionāta līderis, tad mēs skrējām pa Latviju. Sapratām, ka nevar laist garām iespēju uzvarēt čempionātu. Un tad skrējām un visiem paziņām, arī caur Porsche Latviju, kurš mums tajā brīdī palīdzēja vismaz vienām sacensībām. Atradās vēl viens sponsors, kas palīdzēja vēl vienām, un tad jau pēdējām sacensībām bezmaz vai no ģimenes budžeta un no pārējiem. Tad šobrīd 4 sacensībām jums ir savākt naudiņu, 2 vēl vajag. Jā. Un tā sanāk, ka principā sezona jau ir. Ja? Jā, bet ar Beļģiem arī ir tāda vienošanās, kad viņi saprot, no kurienes mēs nākam, cik ir tā mūsu rocība. Viņi ļoti daudz kur nāk pretī. Viņi saka, ja jūs pēc 4 posmiem mums pat līgumā ir rakstīts, ka mēs varam atkāpties no šī līguma. Ja, un viņi atradīs tiem pēdējiem 2 posmiem citu braucēju, kurš gribēs kā testa braucējs vai nobraukt. Tā kā tur ir tāds godīgi atklāta saruna. Tāpat kā mums ar Leišiem pagājušajā gadā bija arī. Kad ar Čapkāls. 6 posmi, kurās valstīs vispār? Tad šogad tas čempionāts, kur mēs brauksim, ir Porsche Carrera Cup Benelux. Tas ir Benelux reģions, bet
sāksies sacīkstes Beļģijā, Spā trasē slavenajā. Tā, man liekas, viena no slavenākajām vispār trasēm Eiropā noteikti. Arī, tad jau arī noteikti pasaulē. Jābūt tā, tad, otrais posms, un pirmā sacīkste Beļģijā notiek kopā ar World Endurance Series Championship. Tas nozīmē to, ka arī tās championships, ar ko notiek kopā, ļoti liels sanāk. Tur būs daudz cilvēku, liela ažiotāža uz to visu. Skatītāji, pilnas tribīnas. Tā kā Porsche arī piedalīties kopā. Mēs dabūjām 40 km no trases. Viss nobukots. Es domāju, gan tas pilns viss ir, jā. Otrā sacīkste ir lielā trasē Zandvortē, kur notiek Formula 1 arī sacīkstes un ļoti interesanti trasa ar tādām virāžām. Tur arī bija testi tikko pirms nedēļas. Tur es arī pamēģināju iepazinos gan ar komandu, gan ar čempionātu. Bija ļoti forši. Trešā gonka ir Imolā, Itālijā. Imola ir ļoti slavena trasa. Tāds foršs valsts, tāds labs pats jau nesanāk, bet jāstrādā, bet foršs vietas, jā. Un otrais posms arī ar DTM notiek kopā. Ok. Tur arī Zandvortā būs DTM? Zandvortā DTM. Skaisti. Un viņš ir, principā, par cik tā geogrāfija, viņš ir tā kā otrs spēcīgākais Porsche čempionāts Eiropā. Vācija, protams, ir kā Porsche zeme, jā, Vācijas čempionāts, Vācijas Porsche Carrera Cups ir visaugstākais līmenis. Pēc tam vēl ir Porsche Carrera Cups, Supercups, jā, kas notiek kopā ar pirmo formulu. Tajā pašā weekendā, tajā pašā trasē, tu esi tajos pašos boksos. Tas ir tas, uz ko mēs tiecamies, un kādreiz tas ir sapnis, kur mēs gribam nonākt caur šo Porsche piramīdu. Bet Benelux viennozīmīgi ir otrs pēc ranga spēcīgākais čempionāts, un tāpēc tur arī brauc ne tikai beļģi, holandieši, bet tur šobrīd 4 braucēji no pagājušā gada neša čempionāts startē arī Beļģijā šogad kopā ar Valteru. Sanāk, no 7 dažādām valstīm mums braucēji šajā čempionātā. Šobrīd 22 laikam bija pieteikušies, un to starp arī divkārtais pasaules čempions Kalle Rovanpera, kurš arī 4 posmus brauks, jo viņam vairāk sakrīt kopā ar rallija posmiem, bet viņš ir izvēlējies arī savu karjeru mēģināt turpināt arī uzlabot savus šosejas braucēju kvalitātes, asfalta braukšanu tieši Porsche Carrera Cup Benelux. Valters būs uz vietas starta laukuma ar Kalli šodien. Nav slikti. Un kuri 2 posmi mums vēl jāsavāc, Naģiks? Nav mums Austrijai Red Bull Ringam un Zolderam. Noslēgums. Tātad mazliet lokālāk. Tad Red Bullam būtu forši. Cheers. Cheers, jā. Priekā, kaut kā jau mēs tur vajadzētu, jā. Tam mums trūkst, jā. Interesanti. Un cik kā vispār ir šis te līmenis un kur vispār tālāk Valters grib braukt? Kas notiek? Jo tāpēc, kad skaidrs, ka varētu it kā paredzēt, kur, bet ir jāsaprot arī finanses un tas, ka mums tas tirgus, arī tie paši sponsori, ja mēs arī atrodam, viņi būs tik, cik liela viņi var būt, jo es ticu, ka tu vari braukt jebkurā klasē un parādīt sev, ka tu tur nemuļāsies pa to apakšu, bet vispār, tagad nākotnes plāni, varbūt ir... Mēs vienu lietu izlaidām. Mēs izlaidām pagājušajā gadā pēc tā, ka Valters vinnēja šo Porsche Ziemeļa Eiropu. Viņš tika iekļauts 12 labāko junioru no visas pasaules atlasē. Kas ir reāli krūtis sasniegums, jo tur tā konkurence ir milzīga. Jā, tur bija čeļi no Austrālijas, labākais no Jaunzēlandes, no Amerikas, un tad bija vairāk holandieši, beļģi. Vārdu sakot, no visiem šiem Eiropas čempionātiem Porsche rūpnīca. Vispirms organizatori atsūtīja labāko junioru, kurš ir vinnējis vai top 3 bijis savā nacionālajā vai reģionālajā čempionātā, un Valters iekļūst starp šiem 12. Jā, un pēc tam bija veseli 3 dienas. Pirmajā dienā mums testēja fizisko un mentālo. Tur bija dažādas pārbaudas, dažādi jautājumi arī par vēsturi, par Porsche, par junioriem, par pagājušiem gadiem. Mēdīju tests, kā tu izskaties, kā tu runā, jā, un ļoti daudz ļoti testu. Profesionāli tur tā pieeja. Un tad otrā diena jau bija braukšana trasē. Mums iedod pilnīgi jaunas 4 mašīnas, 9 kapkārus. 12 čaļiem, jā. Zini, kā tas izklausās pēc tās filmas, kas bija par Nissanu? Jā, ļoti līdzīgi. Tas sajūts, kas zina to filmu, kur kā čalis no Sim Racing tika uz lielās skatuves. Jā. Bet šeit visi jau ir profesionāļi. Visi brauc arī šogad lielās komandās. Tos 12 noteikti mēs vēl dzirdēsim. Kas viens no viņiem ir Valtera vienā komandā šogad. Okay.
Viņš jau pagājušajā gadā ar viņiem brauca, jā, un viņš tagad arī brauks ar Valēru. Un kāds mērķis tiem top 12, ja tu... Viņiem bija tas, kurš uzvarēja, dabūja līdzfinansējumu šai sezonai 225,000 eiro no Porsche un kļuva par Porsche oficiālo junioru. Sanāk, viņš ir gandrīz vai rūpnīcas braucējs. Vai viņam ir gandrīz vai garantēta vieta rūpnīcas komandā? Lai tiktu? Vai tu nezini? Tur īsti nesaka, kurā vietā tu esi. Tas žēl, ne? Būtu interesanti pastīties. Jā, tas būtu interesanti. Bet mēs bijām uz apbalvošanu ceremoniju, kur bija visi šie Porsche čempioni, un mēs runājām ar tiem cilvēkiem, kas to visu izvērtēja. Un cik mēs sapratām, mēs bijām tuvu. Bet nepietiekami ātrs, jo Valteram tomēr tā pieredze šajās mūsu Baltijas un Ziemeļa Eiropas trasēs. Šeit nav nevienas trases, kur viņš var ielikt 6. ātrumā un braukt 270 km/h. Viņš Biķerniekos, Pērnavā, Somijā tiek līdz 5. ātrumam. Un līdz ar to viņam pietrūks šis te arī, kas šobrīd pietrūks. No lielā ātruma, no 270 km, 280 ir jāsastājās tieši tā bremzēšana. Tas ir tas, kas ir viņa šī brīža, tas, ko viņš brauks nākošu nedēļu uz viņu trenēs, principā tikai bremzēt. Jo visas trajektorijas izējas no līkumiem viņam ir labākas nekā ļoti daudziem, jo dati tiek ņemti, ir labāks nekā daudziem pilotiem. Tas, kas pietrūkst šobrīd, ir bremzēšana. Jo mašīnas ir bez ABS, bez traction, tur nekāda... Kas tajā bremzēšanā ir tas, tev jāsaprot? Tam raksturam ir jābūt pareizam. Tev ir jābūt spiedienam līdz 70 bāriem, un tad jānotur viņš, un tad jālaiž lēnām lejā. Jo, kā Poršam es teicu, svars viss ir aizmugurē. Un, ja tu nedabū to svaru uz priekšu, tā mašīna nestūrēsies iekšā. Okay. Tāpēc tev vajag ar to bremzi palīdzēt viņai, lai tā mašīna stūrējās. Sanāk, tu vēl griezi iekšā līkumā, un tu spied bremzi, kas liekas ļoti, nav naturāla kustība. Informācija no komandas bija, viss ir labi, tikai jāstrādā pie bremzēšanas, un viss būs ideāli. Tas tā bēdīgi, ne, kad jāstrādā pie bremzēšanas. Es gribu braukt, bet kam jābremzē? Bet tev jādabūna ir šī fizika arī iekšā. Tas tāpat kā kartingā, kad tu pārkāp uz nākošo klasi, līdz ko ir tie 10 km vairāk, tev acīm visai tavam ķermenim jāpierod pie tā. Un ja tu šeit pagājušajā gadā Baltijā brauc ar 250 km/h, līdz ko tev ir pa tiem 20 km, tagad tas ātrums lielāks, tev vienkārši tavām smadzenēm, acīm un visam fiziski jāsatrenē sevi, lai tu esi gatavs to darīt vēl pa 20 km/h ātrāk. Bet es domāju, tāds morālais būstiņš jums abiem par to, ka tu biji tajā 12. no pasaules, tajā Porsche, tajā skolā, trakajā. Iedēva tādu pārliecību vispār saviem spēkiem. Pareizi. Nē, noteikti arī tas, ka mēs sev tur parādījām labi ar tiem pārējiem braucējiem. Jo runājot par tiem pārējiem braucējiem un cik viņiem tā pieredze bijusi, viņi mājās ir 2 nedēļas gadā. Pārējo laiku viņi ir trasē un testē vai māca kādu. Man tādas iespējas nav, diemžēl. Es nevaru katru nedēļu būt trasē un testēt to mašīnu. Viņi mašīnā, var teikt, dzīvo. Tas čalis, kas vinnēja francūzes, viņš šogad brauks 3 čempionātus tādus kā Valters. Viņš brauks Superkapu, viņš brauks Vācijas un Āzijas čempionātu. Ja domāju, kādā arī, cik vienīgi nepārdegt, jo tas jau arī, man liekas, vienā brīdī tas... Es nesūdzētos. Jā, bet viņš ir lielām... Tad, kad paziņoja, viņš ir tādām diezgan lielām acīm. Tur arī bija tāds drusciņa apjūts, tev tajā visā. Nē, zini kā, jauna trase, un tu zini, kāds ir tas līmenis tiem pārējiem braucējiem. Loģiski, ka tev ir kaut kāds spiediens, bet tajā brīdī, kad es to biju izdarījis un tas notika, es ļoti labi jūtos. Arī labi sev parādīju. Tas atsauksmes, jā. Principā arī šīs te Mugello sacensības pirms 2 nedēļām ir pateicoties Porsche rūpnīcai, jo viņi, tāds lietuviešu komanda, viņi kaut ko bija dzirdējuši, redzējuši, bet viņi no Porsche rūpnīcas tajā brīdī, kad viņi pirka jaunu mašīnu, klausies, te ir viens labs braucējs, kurš jūs var aizvest līdz piedestālam, saprot? Un tas bija viens no faktoriem, kāpēc viņš brauc tajā Mugello. Tāpēc, ka Porsche rūpnīca strādā, viņi ir pamanījuši to čalu un protams, mēs arī tur uz vietas tajā apbalvošanā ar viņiem drusciņi pasēdējām, kādu GT palietojām, un izrunājām šīs lietas, un tās attiecības jau arī, un tas, ka Valters, tā kā tu saki, tev patīk, kā viņš runā, kā viņš uzvedās, labi audzināts jaunietis. Viņš ir labi audzināts, jā. To arī pamana tajā Porsche rūpnīcā, jo, zin kā, tie čaļi, kuri tur nāk, kuri sēž tās 12, visu laiku tajā Poršā, viņi arī nāk arī bieži vien no bagātām ģimenēm, un arī tā, zin kā, tā uzvedība, un kas varbūt arī drusciņi ir savādāk. Sprēgā mazliet. Jā, varbūt, jā.
Bet tu piestāvi, tu reāli esi piestāvi Poršam. Tāds, tieši, man liekas, tā kā vajag. Tev viss ir kārtībā. Un tagad par tiem nākotnes plāniem vispār, es nezinu, cik jūs, protams, gribat par to runāt. Tas ir teiksim tā, tas sapnis ir tikt rūpnīcas komandā, braukt Lemānas izturības sacensības, tikt līdz Lemānai kopā ar Poršu un arī, protams, šis superkaps. Karērkaps, superkaps, kas notiek kopā ar Formula 1. Ar tām pašām mašīnām, ko mēs tagad braucam, mēs varam braukt kopā tajās pašās trasēs, tajā pašā nedēļas nogalē, kur Formula 1. Bet Lemāna vispār, man liekas, tā ir meka, tas ir pats salonu mašīnām, tas ir top. Pasaulē, kur uzbraukt, ne? Bet, lai tur tiktu, tev jābūt rūpnīcas komandā savādāk. Tu nevari. Konstantīns Celko brauc ar jābūt komandā, kas brauc World Endurance Championship. Viņš tika tādā Slovāku komandā, protams, tā komanda nepretendēja uz uzvaru. Ja? Lai tu varētu uzvarēt, tad tev jātiek caur šo piramīdu, jātiek iekšā kā rūpnīcas algotam darbiniekam, Porsche darbiniekam. Tas, viņš jau pirmajā solī jau ir. Kas tev ir jāizdara tagad, lai skaidrs var teikt, jā, man jāuzvar vienkārši visu laiku. Tas skaidrs, bet idejas. Tas ir tieši tā arī ir. Jā. Lai arī cik skarbi neuzklausītos, ja tu neuzvari, tad tie soļi, ja tu nobrauc 5, tev neviens neizvēlēsies. Bet tas nozīmē, vēl kādu laiku ir cītīgi jāstrādā ar atbalstītājiem, jāmeklē naudiņa, jāturpina braukt, jāmācās bremzēt lielā ātrumā. Un kaut kādas lietas ir jāsaliek kopā, un tad var izšaut beigās. Ja mēs pagājušajā gadā nebūtu tos 2 punktus priekšā Somam, tad Valters nebūtu bijis atlasē Portugālē. Neviens par viņu nezinātu, neviens viņu nebūtu pamanījis, neviens šos pozitīvās īpašības nezinātu, ka viņš ir 2 punkti. Jā, 2 punkti, jā. Un Soms bija ļoti labs, arī 2 gadus jaunāks pat par tevi. Un Rīgā viņš uzrauc biķerniekos par tevi. Pirmo reizi braucot tajā trasē, uzbrauc Valters biķerniekos ar leģendām, un Kūpru bija tins daudz aprs. Tas viņa to līmeni parādīja ļoti labi, ka viņš ļoti labs braucējs. Un visu to sezonu viņi visu laiku cīnījās. Arī pēdējās sacensībās Somijā viņš bija All-Starā ātrāks par tevi, reāli. Tikai tas, ka tu biji sezonas laikā iekrājis punktus, un ar to tev 4. un 3. vietu pietika, lai nosargātu čempionu titulu. Bet bez šiem 2 punktiem neviens nebūtu pamanījis, un mēs nebūtu braukuši pirms 2 nedēļām Mugello, pateicoties Porsche rūpnīcai, un diez vai mēs šodien runātu par braukšanu Beneluksā. Bet sanāk, šoseis šajā autosportā, kur ir tas vecums, kad tu jau sāc... Pēdējais gads juniorā viņam šodien. Juniorā pēdējais gads. 23 gadiem. Bet īsti nav tāds vecums, kad tu beidz progresēt. Daudz saka, kad sāk parādīties bērni, tad tu sāc palikt lēnāks. Okay. Es beidzu braukt, ka viņš piedzīvo. Okay. Bet nav. Tu vari braukt līdz 40 gadiem. Ir arī ātri braucēji, kas brauc arī Lemānā 40 gadi, un viņi skaitās kā platīnu braucēji. Ir arī tie līmeņi braucējiem. Tie biznesa braucēji, piemēram, pagājuši pirms brauc Mugello ar 59 gadu vīru, jā. Ir arī vēl vecāki vīri tur uz laukumu, bet tie ir tādi ar sirmām galvām un hobiju braucēji. Protams, viņi tas asums un apļu laika nav tāda, bet viņi to dara sava kā hobiju. Viņi joprojām ir, vai kādreiz bijuši braucēji, viņi joprojām to dara, jā. Piemēram, Mugello brauc arī Sebastians Loebs, jā. Un arī Dumā, kas ir Porsche braucis Porsche Lemānā, jā, un rūpnīcas braucējs. Jā. Valters ar tādu pašu kapu mašīnu, Valters reāli bija uz apļu laiku ātrāks pa viņiem. Jā. Bet, vecums nav šķērslis, jā, bet jautājums ir tagad jaunie gurķi, kas arī skatās šo podcastu, un viņi domā, ka viņi grib iet tajā autosportā, un iespējams šosei būtu viena no tām lietām, varbūt kas ir mainījies tad, kad jūs sākāt pirms tiem gadiem kāpt iekšā šosejā, un kas ir tagad, un kā varbūt varat iedot kaut kādu mazu tādu no tās savas bāzītes, ko tagad būtu jādara. Vai, protams, klasiskā atbilde būtu brauca kartīngu, un pēc tam skaties, es labs kartīngos un nauc. Tagad ir forši, ka Latvijā sāks parādīties komandas, kas izīriet tās mašīnas, kas gan ļauj, gan Bembi kausā piedalīties. Tagad mēs Porsche Latvijā taisam projektu šiem izturības sacensībām ar šo GT4 mašīnu. Ir arī citas komandas, kas ar TCR taisa šādas komandas. Tā kā ir iespējas beidzot. Jo, kad mēs sākām, latviešiem nebija īsti neviena komanda, kas šosejā tiešām brauca kaut kur un kaut ko darīja. Tagad iespējas ir daudz. Un arī, ja gribās saprast, kādas ir tās spējas, cik ir tas talants, tas pats Porsche Experience.
ja tu izēji tos visus līmeņus, tu saproti, vai tu varēsi to izdarīt. Vai tev gribās, vai tev patīk. Jā. Un tad man ir viens tāds vēl jautājums, kāpēc tieši šoseja beigās, un tu vienā brīdī nedomājies, ka tu gribi vispār, pilnīgi pārlikt kaut kādā citā disciplīnā pamēģināt. Jo tieši mūsdienās ir baigi stilīgi braukāt. Ir baigi aizņemts tas grafiks. Nevar nemaz, ne? Arī kartingā, es saku, mums 15 sacensības vai 16 viņš brauc. Tu iedomājies, tev jau ir jābrauc kaut kādu ceturtdienu prom uz tām sacensībām. Tev ceturtdienu ir jābūt no rīta trasē, lai tu būtu treniņos, lai tu būtu formā. Piektdien ir vēl oficiālie. Ceturtdienās parasti ir brīvie treniņi. Tu esi patrenējies piekdienās ar oficiālie treniņi, tad, kad jau gandrīz viss ir, un piekdienas vakarā ir kvalifikācija. Un tad sestdien ir sacensības. Un svētdien tu esi atbraucis mājās piekusis, ja? Dažreiz arī svētdienas sacensības, tīpaši izturības seriālā. Tā kā tas aizņem diezgan daudz laika, un lēkāt no vienas disciplīnas uz otru, tāpēc mums tas viedoklis ir bijis, Fokus uz kaut ko savu. Viņš kaut kādā ir pabraucis kaut kādus ziemas čempionātus. Bet tas palīdz arī šosejai. Tas palīdz tai mašīnas kontrolē. Pa lietu braukt. Pa sniegu. Tas ļoti palīdz. Rālijā tu, man liekas, blakām pasēdējis. Jā. Bet kaut kā grūti, ja tu koncentrējies uz vienu, mēs esam arī pirmos gadus, kad mēs braucām gan šosejā, gan kartingā paralēli. Tu esi gan, jo kartings dod ļoti labu fizisko formu. Mēs tagad arī esam iegādājušies kartinga šasī, bet tēvam nav bijis laika viņu saskrūvēt priekš trēniņiem vienkārši. Ir mums motors. Ja es gribu, tas var iedot ar vānu paprakazēt. Tas jau var. Vānu mēs redzējām šeit arī. Tāpat Liepājā viņi kaut kur noparkot ir gan. Jā, par BSR mēs vispār neesam pieskāršies, jo BSR Valter esam Blušo kreisas akcionāri. Es pirms 5 gadiem pieslēdzos. Es biju klāt tajā brīdī, man liekas, ka es parakstīju to papīru. Nevarētu tā būt. Jā, bija Liepājā. Valters ar Mārtiņu Sesku ieguva katrs pa 1% uzņēmumā, kā mūsu uzņēmuma mārketinga sejas. Un Valters ir arī ritīgi nopietns testa pilots jaunajiem kartingiem. Tas process ir tik forši īstenībā testēt tos kartingus. Tu vienu dienu pa lielam, visu dienu brauc tiem kartingiem. Un tas, cik sākumā es biju ļoti skeptisks pirmajos gados par to elektrību, jo tas kaut kas jauns bija iespējams, un es tikai biju ar iekšzemes dzinējiem. Bet, kad tu sāc braukt viņiem un testēt, tas ir tiešām kaut kas brīnumains. Un, kad tu sāc braukt garām visiem iekšzemes dzinējiem, ja tas kā bija DD2 klase Rotaksā, ir tas izplatītākā, kas ir tā monoklase, kur ļoti daudzi latvieši brauc. Beigās mēs ar Arti uzbūvējām tādu kartiņu, ka šis puisis var ņemt un apdzīt viņus. Ja. Protams, tur ir svara atšķirība un varbūt cik daudz aplis mēs varam nobraukt, bet realitātē trasē tu esi ātrāks nekā tie čaļi, kas ir, ar kuriem tu pirms tam esi cīnījies kā līdzīgs ar līdzīgu. Ar elektrību beigās tu viņus var apdzīt. Un tagad jau tas mūsu ātrākais kartings ir tikpat ātrs kā šie te ar 6 ātrumiem. KZ2 starptautiskā klase. Mēs varam kā līdzīgs ar līdzīgu, neslēdzot ātrumus, ar viņiem cīnīties. Ja mēs pagājuši gadu bijām iedevuši Mārim, nevis Mārim, bet kā viņam puiku sauc, mazajam akmenim iedevuši pabraukt, un viņš apdzen šos te pašus jaudīgākos iekšzemes dzinēju kartingus. Bet kā jums vispār liekas elektrība šosejā un citos sportos, piemēram, rallija krosā, es pastījos, es atvainojos, galīgi iesūkāju tā klasa, man ļoti nepatīk. Uz vietas vispār skatīties, man bija neinteresanti, ka nebija tā degvielas smaka nenāca iekšā un nedzirdēja to dūkoņu. Kā jums šosejā vispār tur nemēģina, vai tas skaisti tur ir? Šosejā, cik es zinu, ir čempionāts. E-formula, jā, tas, protams, jā. Mēs pagājuši gadu pirms sezonas ļoti nopietni izvērtējām startēt elektro mini klasi, kas ir diezgan populāra. Viņi teikt pat ar DTM kopā brauc, jā. Skandināvi Zviedri ir uzrīkojuši tur junior kausu no 14 līdz kaut kādiem 21 gadam. Bet mēs paskatījāmies to sastāvu, tur bija ļoti daudz 14, 16 gadīgi, un Valters vienkārši viņus tur būtu apēdis. Bet tur bija saprātīgs budžets, tur bija uz visu sezonu 50,000, un viņiem ir labs mārketings un labs viss apkārt. Es esmu arī vairākas reizes sūtījis arī uz federāciju to informāciju, ka tas ir mūsu reģionā ļoti labs čempionāts, kur varētu no kartinga tas būtu nākamais solis, kur kāpt iekšā. Un plus ar elektrību tas, ka tās mašīnas ir 100% vienādas. Ja visiem dzinēji ir kontrolēti. Jā, tur ir vienkāršāk to ir kontrolēti ar elektroniku, un viņi nedilst. Ja. Piemēram, šiem te Poršiem arī viņi visu laiku tās mašīnas principā ir jaunas. Jo līdz ko viņi ir sezonu nobraukt, tad principā viņi mēģina pārdot vai izmantot šajās garajās sacensībās, kur nav vajadzīgs. Bet principā labās visās komandās, lai tu vinnētu čempionātu, ir tās mašīnas jaunas. Elektrību
tev nomaina bateriju, jā, un motoram tikā programmatūra ir tāpat. Tas arī elektrokartingos, ko mēs Bluešakā mēģinām stāstīt, it kā tu pērc dārgāku mantu, jā, to elektrisko. Bet pēc tam tev nav nekādas izmaksas, kuras pēc tam ir iekšdedz dzinējiem, jo, lai to dzinēju, kaut arī vispirms tev jādabona labs dzinējs, iekšdedz sacensībām, es esmu pircis viņam cilindru. Ja? Viss motors maksā 2000, jā, apmēram 2500, bet es esmu pircis cilindru par 2000, tikai viena detaļa no tā, tāpēc, ka viņš ir notestēts labs un atlasīts no 1000 cilindriem, ka tas ir pa kaut kādu 1/10 labāks. Bet kamēr tev tas nav, tu nevari vinēt tajā Eiropas līmenī. Un tā ir selekcija. Un pirmkārt, tu tērē ļoti daudz naudas beigās, lai to salasītu, to materiālu. Un pēc tam tev jātērē vēl ļoti daudz visiem mehāniķiem, kas viņu visu laiku uztur tādā top līmenī. Uz katru sacensību tev atkal vajag jaunu virzuli, vajag to jaunu, tā lai tu varētu vinēt. Elektrība tas nav. Elektrībā tu ieguldi sākumā drusciņu vairāk naudas, bet tu zini, ka tam džekam būs tieši tāda pati programma kā tev. Nebūs tā, ka viņš no 1000 cilindriem būs atlasījis to 1 pa 2000 un aizbrauks to pussekundīt no tevīm tanī braucienā. Cik ir 15 kW, paliks 15 kW visiem. Bet es skatos vairāk to, kā no skatītāju puses, un ne vispār autosports un labi, kartings, ok, man liekas, tur man vajag netraucēja, vai tas ir elektrisks, vai viņš ir iekšdedz, bet tālāk, piemēram, tas pats rallycross bija ļoti vīlies, ka viņi pārgāja, tā top klasē aizgāja uz elektrību. Likās interesanti, es tagad skatījos nesen strauji populārs paliek tas sports, kur gāž ar tiem džipiem pa tuks, kur ir džipi elektriskie un mainās ar sievieti džeks, es aizmirsu, kā sauc tā kategorija, bet viņi, man liekas, no Amerikas nāk tas sports tagad, kur... No ekstrīma sporta kaut kā? Jā, ekstrīma sports, man liekas, tas bija, jā. Tas, man liekas, tā elektrība likās, ok, jo viņi tur lēc, tur brauc pa to tuksnes, smilts, viss tur tā elektrība, tas mazāk tur kaut kā nospēlēja, bet, nezinu, arī šosejā man gribētos tomēr dzirdēt to motoru. To jau var, piemēram, tu Taycan nesbrauc? Esmu, jā. Viņam uzslēdz Sport Plus režīmu. Viņš skan labāk nekā... Viņš ir interesants. Viņš skan labāk vairāk, nekā... Tas vairāk ir no skatītāja puses problēma, ka nav tā skaņa. No braucēja puses tur jau tā performance ir, ja ne tāda pat labāka dažreiz ar to elektrību. No stūra iet labāk. Ar Taycanu likās, ka tas ir kaut kāds Japāņu elektrovilciens. Vienkārši konkrētāk. Šitā nesaka pa parši. Arī pa degunu dabūt. Jā, šis būs jāatdzēš ārā. Es ļoti atvainojos. Bet tā sajūta, ka ir... tu saproti, ka tas ir reāli elektrovilciens. Konkrētākais. Ne, bet skaņai arī ir pamatots iemesls. Ir pamatots iemesls arī. Lai tu varētu just, cik daudz tas pedāls ir nospiest. Ja tā skaņa nebūtu, nejūtīs, cik daudz. Mēs esam dinozauri, klausies. Tāpēc, kad jaunā paudze visi nāk no elektriskajiem gadžetiem, no telefoniem, viņiem viss dod tikai elektriski. Man patīk ostīt benzīnu. Īstenībā, ja jūs gribat redzēt kaut kādu ļoti īpašu video, Patreonā tikko ir iznācis ārā video, kur es testēju, pateicoties Porsche Latvijā, man bija iespēja aizbraukt uz Ungāriju un patestēt daudz dažādas Porsche trasē, tā kā tas video ir Patreonā, noteikti arī atstāšu linku, var iet noskatīties. Tas bija iespaidīgi, un es tajā dienā iemīlējos tā kā Porsche riktīgi. Man ļoti iepatīkās. Ja man būtu... Jā, GT 3RS, tā ir bomba, tas, kā viņš pārslēdzās, viss tā sajūta, kā viņš uzvedās. Protams, es esmu tāds svētdienas brauciens, es to nespēju novērtēt tik labi kā tu, bet es tāpat sapratu, salīdzinot tās automašīnas, cik tur mums ļauj, kad es sapratu, ka tas ir zvērs. Un īstenībā man ir ļoti žēl, ka tās mašīnas ir tik lielas, tā kā, man liekas, top, ko cilvēki grib nopirkt, ka tu viņus nevar pat nopirkt par tādu vērtību, kādas viņas pārdod Porsche šobrīd, ne? Nevar. Tas ir kosmos. Tu nevar nemaz dabūt viņus. Tieši tā, tu vari dabūt, ja tev ir ļoti daudz naudu. Tu vari pārmaksājot 150-200 tūkstoši. Nevar nemaz tā dabūt. Davai sadanam. Cik jums tas budžets ir? Budžets mums ir 180. Cik GT3, cik viņš maksā veikalā? Kurš? Ielas versija vai kapkārs? Nē, ielas versija. Ielas versija maksā 270,000. Bet reāli, ja tev būtu tagad... Tev jānopērk 10 mašīnas. Nē, bet ja tev jānopērk 10 citi Porsche, lai tu varētu nopirkt. Vat izstāst šito, jo es nesen skatījos, viens anglis tā kā atmaskoja dealership par šito visu lietu, ja?
tās top mašīnas tiek piedāvāts tikai labākajiem klientiem. Lojāliem klientiem, kuri jau ir nopirkuši 10 Porsches. Ieej tagad Porschā, tev ir tie 275,000 vai cik, ja? Tu noliec uz galdu, saka, re, kur ir. Viņi teiks, nē, tu nevarēsi, tev jātiek listā augšā. Tu esi sarakstā. Jā, bet tu visticamā, kad... Bet tad viņi saka, varbūt tu nopirks 10 citas mašīnas. Jā. Kuras jau tad uzreiz... būs augstāks saraksts. Jā, tad tu tiksi tur augstāk. Tas ir jo tās mašīnas, ir noteikts skaits. Jā. Viņu nespēja neražot. Tā jābūt arī kaut kādai nišai. Lai nebūtu tā, ka katram tagad varētu būt GT3 RS. Tas arī ir svarīgi, lai tā mašīna paliek īpaša. Bet tā ir kulta mašīna šobrīd pasaulē. To visi grib. Es arī gribu. Tas ir kaut kas tāds, kas, viņš ir top, tā kā, bet, tur arī ir iemesls tam visam. Kapkārs jau arī pārdod tikai komandām, kuras reāli sola, ka viņas brauks sacensībās, lai nav tā, ka kolekcionāri vienkārši tos kapkārs nopērk, noliek savā muzejā, un viņš stāv un gaida, kamēr viņam pieaug tā vērtība. Jo Porsche ir tā mašīna, kur nepaliek lētāk, viņa paliek tikai ar gadiem darba. Jā, tu viņu var pārdot un pēc tam nopirkt jaunāku modeli. Vēl ir arī Dakar, 911 Dakar, kas vispār ir tikai pasaulē 2500 mašīnas tādas. Man bija iespēja pieskaties tajā mašīnai. Latvijā ir viena. Es nesen īstenībā. Vācijā arī braucam uz trasi, kur mēs braucām uz Hockenheim. Mēs bijām Nürburgringā arī pagājušajā gadā. Jā, mēs bijām Nürburgringā. Valters man izvizināja. Pa Nürburgringas aplī, viena aplīte, es nezinu, kā viņš zina, kur tur pa labi pa kreisi tos 22 km jāstūrē. Fantastiski krāsa, jā. Bet runājot par Dakar 911, tas man bija iespēja Zviedrijā, mēs bijām, tur Top Gears bija atbraucis, un citu YouTube kaut kad būs video. Jā, un tad, starp citu, viņi tur nokaršoja arī e-formulu, par ko viņi raidījumā pēc tam neteica. Tu biji tajā, varbūt, tad, kad Artis bija? Jā, mēs ar Arti. Jā, un tad arī bija tur sabraukts tā e-formula. E-formula nokaršoja. Artis arī nokaršoja gandrīz ar 160 km. Artis pilnīgi priekš tā, ka viņš ir tā kā vadītājs galvenais Džeks Blušo kreisā, viņš nobrauc. Labi, es negribu spoilot to, kas būs arī YouTube. Viss, neko neteikšu. Tas būs jāgaida YouTube. Vai YouTube būs? Tas būs YouTube, jā. Patreonā mums ir Porsche braukšana, tā visu lieta. Bet, jā, par to, ka tu nevar nopirkt to mašīnu, ko tu ļoti vēlies, tas ir diezgan interesanti. Un tā vērtība dēļ tā vēl vairāk aug tajā mašīnai. Kur jums čaļi var sekot tagad līdzi? Jums tagad nāk kalendārs, viss notiek. Piemēram, tagad skatās, ieinteresē ļoti daudz, ko kompresēt par šosejas braukšanu, par jūsu karjeru, vispār saprast, kur ir, kas notiek. Viņš ir pasakot līdz taviem rezultātiem, visu. Kur to visu var darīt? Ir visaktīvākais esmu Instagramā, Valters.Zviedris. Es esmu Facebookā kā vecāks vīrs, viņi visur tagoja, ja? Un mājaslapa mums arī ir ļoti daudziem autosportistiem Latvijā nav, bet Valteram jau viņi ir kopš viņa kartinga laikiem, tā kā tur ir visa vēsture un visi mūsu plāni arī, visas mūsu sponsoru prezentācijas, mūsu atbalstītāji ar linkiem uz viņiem, ja? Tā kā mājaslapa, jā, bet, protams, sociālie tīkli. Valters Instagrams, es Facebooks, jā, un tur viņš arī tiek tagots. Tā kā arī visas aktualitātes, kas notiek, kuras tuvākās sacensības, kaut kādu video no sacensībām. Un arī translāciju linkus mēs liekam, tur ļoti foršas translācijas no gonkām, ir tur visu sacīksti, paskaidro angliski. YouTube būs tiešraides no visiem posmiem. No visiem šiem posmiem tur brauks, ne? Un īsumā to, ko mēs runājam pašā podkasta sākumā, foršāk ir skatīties caur teļuku visu šo šosejas braucienu. Un ir interesanti. Tā kā teļukā, ka tu redzi visu laiku, ir baigi forši. Kompī vēl vajag nolikt, paņemt arī apļu laikus, un tad tu redzi, kurš no kura cik atpaliek, kāds ir pēdējais aplis, vai viņš tuvojās vai atpaliek. Ja? Un no Mugello bija fantastika. Mums atsūtīja linku, varēja redzēt mašīnas onboardu tieši no tās mašīnas, kur brauc Valters. Jā. Vienkārši redzi arī, cik viņam benzīns degviela ir atlikusi, jā, cik vai līst lietas vai nelīst lietas tajā vietā. Zini, kā tu redzi, vienā trases daļā smidzina, otrā trases daļā viņam nav logtīrītais vajadzīgs, tā kā pustrasē līst. Ja. Un to tu nekad nevar redzēt, tad, kad tu esi uz vietas trasē, jo viņi ir 5 km, ja viņš aizbrauc kaut kur tur mežā vai tur tajā galā līst. Ja jā, tas nav tik. Nē, komandas boksos, protams, arī ir šie visi televizori, bet skatīties ir tā kā vai nu boksos, vai nu mājās. Jā. Un tad to mēs īsti varam forši atrast caur arī, atstāsim visus linkus arī aprakstā. Varēsiet droši iet gan Instagramā, piesakot un tā tālāk.
Jā, Valter un Aigar, milzīgs paldies. Reāli forši. Es jums novēlu tik tajā rūpnīcas komandā. Jūs smagi strādājat katru sezonu un arī, lai jums sponsori nāk ar koferiem, ar piķi, lai tu vari arī iet kontaktā iekšā, ja vajag, ja? Kādu tur izgrūst. Ar elkoņiem. Ar elkoņiem, ja? Tā kā es tiešām ļoti ceru, ka Latvijas brauks rūpnīcas komandā un mēs ļoti sekojam līdzi un es baigi ceru, ka tas būs ar tādu darbu, kādu jūs ieguldat. Es ticu, ka to jūs izdarīsiet, bet galvenais izbaudēt visu to procesu, jo tas ir pats svarīgākais tajām visam. Varbūt jūs gribat vēl kaut ko piebilst, kādu pasveicināt? Paldies jau visiem sponsoriem, kas tagad mums ir, bet jā, mēs, protams, gribam augt un turpināt, un paldies tev, Roberta, ka uzaicināji mūs arī uz podcastu. Man liekas, ka forši parunājām. Jā, un paldies arī ģimenei, kas mūs saprot. Mums vēl mājās 3 māsas, ja, kas vienmēr arī jūt līdzi un bieži vien brauc skatīties ar visām ģimenēm. Ja, tā komanda, kas mūs atbalsta, ir ne tikai fāters ar dēlu, bet arī visi tie cilvēki, kas mūs apkārt. Protams, sponsoriem, jāpasaka paldies Optibetam, kas mūs atbalsta ļoti daudz gadus. Un Jūrmālas pilsētā, kur atbalsta viņu kopš tā laika, kad viņš bija uzlecošā zvaigzne Jūrmālas pilsētā, kā jaunais sportists, ja, katru gadu viņi mūs atbalsta. Ir jauni sponsori, kas industrial service partners, kas ir industrijas service partners, kas šogad mums pievienojies, vienkārši atnāca no malas, teica, kā mēs ar džekiem varam palīdzēt. Vai forši, ka tā? Jā, un tā kā ir cilvēki, kas pievienojās, Energolux, jā. Joker klubs mūs, jā, Džims mūs atbalsta, jā. Un, tā kā ir kam pateikt paldies, un mēs darām arī viņiem, aicinām viņus uz sacensībām, lai viņi nāk pie mums boksos, skatās, kā mums iet, jā. Un tāpat arī šim ģenerāla sponsoram šobrīd ir piedāvājums, ka var Valters viņus spātrasē pavizināt, jā, un pasēdēt blakām, un varbūt pat iespējams paši varētu izbraukt, jā. Tā rūpa ir tāda, ka mums Latvijā te ir, cik to uzņēmumu, kur ir ar peļņu strādājuši, tie arī cīnās. Jā. Bet, ja kāds mūs dzird un ir gatavi nākt, tad mūsu kontakti ir tur un prezentācija ir mājaslapā. Jā, Super. Paldies jums, paldies jums, vīri, un tas bija Bazars pie Vītola. Milzīgs paldies visiem, kas atbalsta arī šo te kanālu. Droši piesakojiet, tas ir bez maksas, un arī šo te varēsiet klausīties Spotifyā. Atstāšu arī aprakstā linku. Ierakst komentārā, kuru nākamo viesi to vēlēs redzēt. Tam nav jābūt obligāti autosportisti. Tiem, kas rakstīs Niknaks, jā, viņš būs pavisam noteikti, bet droši varat arī ierakstīt, būs interesanti palasīt, ko jūs vēlaties redzēt nākamo šeit studijā. Jā, lai jums foršs vakars, rīts vai jebkurā laikā, kad jūs šo skatāties, tiekamies nākamajā reizē.